Tā, nu mūsu dzird laikam, ja? Jā, es tev dzirdu, Robert. Evo, čau visiem, kas ir pieslēgušies mūsu pirmajā ziņu, vismaz vēsturiskajā. Jā, apsveic tev ar pirmo ziņu raidījumu. Ļoti, es tev arī nereāli krotīsnībā. Nu, kā viss šitā vispār ideja radās pa ziņu raidījumu? Nu, vakar. Jā, īstenībā vakar, jā. Vakar viņi radās. Bet, ja nopietni, kā mums ir tik nenormāli smuka studija, un kanāla nosaukums ir Pūra Baltikas TV. Īstenībā paldies visiem, kas ir piesakojuši šim kanālam. Un tas jau būtu tikai loģiski, ja mēs arī ziņas taisītu. Un par cik daudziem patīk ziņas, šobrīd ir panorāma, bet jūs esat atnākuši šeit, 312 cilvēki pieslēgušies. Paldies, super. Un mums ir sagatavots ziņas, mēs esam īstenībā ieguldījušies. Tas plāns ir tāds, ka mums ir ziņa apskats par to, kas notiek Liepājā, par to, kas notiek Latvijā, par to, kas notiek pasaulē. Un kā jau benzīna galvas, mēs noteikti pamatā runāsim par to, kas notiek ap tehniku un ap mašīnām. Un mums ir ērti krēsli. Jā, ļoti labi izstāst. Jūs redzat? Redz, šito redz. Šitas labi izskatās. To jūs redzat, jā. Reāli krūti, pareizi. Smuki tādi dizaini. Galvīgi, īsmā ir daudz ērtāk nekā bija. Jo tad likās, ka mēs esam tādā stīvā taburetē iekšā. Tagad ir tāds, nu tā kā... Jūties ērtāk? Es jūtos daudz ērtāk. Bet vēl, protams, sazīmētais tev galds ir, tas nav notīrīts. Bet ja es paņemu, uzlieku kompīti virsū, tad labi redzams, jā. Nu ko, nu tad varbūt sākam ar tām galvenajām ziņām, kas mums ir pēdējo dienu notikumu Liepājā. Mums kā diktoriem nevajadzētu tā kā kaut kādu šito... Tā kā... Žaketīti ar šlipsi? Mēs esam Pūra Baltikas. Mums nav, jā. Okay. Mums neļauj. Kas mums čatā notiek apsīšos? Mēs tomēr esam ziņās, mēs baigi nevarēsim visu laiku, ne? Bet čau visiem. Redz, čatu arī cilvēki reāli krūti ir. Forši jūs redzēt. Un arī sveiciens visiem tiem, kas skatās šo te ierakstā. Es varu tikai pateikt to, ka ar katru raidījumu mēs kaut ko varbūt iemācīsimies. Varbūt būs kaut kas labāk, bet krūti. Forši, ka esat atnākuši uz pirmo raidījumu, ir vēsturisks īstenībā. Var ievēlēties ar ko ar vēlēšanos. Nu, es ievēlētos noteikti, lai mums tie raidījumi notiek un normāli viņi notiek, un lai mums pēc tam pašiem nav kauns skatīties. Es domāju, ka to būs baigi grūti tā realizēt. Bet tas ir tāds gada sapnis, gada atņemšanās. Bet jā, tāda pirmā tēma... Jāiepazīstina. Īstenībā Mongus raksts tiešām ir jāiepazīstina. Man sauc Roberts Vītols. Esmu ziņu raidījumu vadītājs. Bet zini, kā viņi parasti dara? Viņi nevis parasti viens otru iepazīstina. Tātad... Mēģinām vēlreiz? Mēģinām vēlreiz. Viss tagad sākam. Jā, un šovakar mums ziņās kopā ir YouTubers čals, kurš kaut ko it kā saprot no mašīnām, Roberts Vītols. Un rallija pilots Mārtiņš Sasks. Labvakar. Bet mums nevajag teikt, ka kaut kā diktori vairāk tomēr, jo stulbi skan. Nu, bet... Jūs visi dzirdat to ziņu muzonu fonā? Man patīk. Es jūtos tāds oficiāls. Nu labi. Pirmais notikums, par ko es gribētu parunāt. Grobiņā 1 Ford Taranē, 2 BMW. Mēs jums arī parādīsim vizuāli, kā tas izskatās ziņa rakstā. Mēs šobrīd esam Liepainiekos. Liepainiekā Lē. Un... Jo... Man ir ļoti daudz reklāmas, lai cārā pagaidiet. Jā, tad grobiņā 1 Ford Taranē, 2 BMW. Un redz, un ir arī viena aizsarga barjera ceļam. Līdz ar to ir nodarīti milzīgi zaudējumi. Bet es tā gribēju domāt, kā 1 Fords var 2 BMW atrast? Es domāju, ka viņš gaidīja. Viņš stāvēja uz to. Viņam riebjās BMW. Īstenībā ļoti daudziem riebjās BMW. Un visiem liekas, ka... Tev riebjās BMW? Man neriebjās, man nekas nav pret BMW autovadītāju. Jo tas Fords, pret viņu uzsākts ir administratīvais process. Jā. Pagad tikai administratīvais? Jā, tur tā rakstīts. Nu, principā tas virsraksts daudz interesantāks nekā viss tas stāsts. Bet... Ļoti bieži ir tā, ka virsraksts ir daudz dramatiskāki nekā pats raksts. Bet Liepainiekam LV vispār ir super virsraksts. Jā, tur kādam ir jāpaspiež roku, man liekas, ne? Un tā, kas mums ir tālāk? Nākamās ziņas, kas mums ir Liepājas krimināla ziņām. Jā, bet par BMW īstenībā,
Ko tu vari pateikt kā BMW vadītājs? Jo īstenībā, skatoties tavus video, nu, tu pie tās BMW stūres var nekas īsti normāls jau nav. Man interesanti, cik ir nodarīt tie zaudējumi materiāli. Īstenībā, es esmu tagad deju tos CSDD kursus. Jā, tu to tiešām skaļi tagad teiks. Jā, bet tā labā ziņa ir tāda, ka tur tajos kursos viņi par šito stāstīja. Viņi bija sarežģīti. Nē, intro bišķiņš visai tēmai. Kādiem kursiem tu runā šobrīd, Mārtiņ? Es esmu vienkārši pāris reizes pārsniedzis ātrumu un... Paga. Vai tu gribi tagad teikt, ka Mārtiņš Sesks, kas ir rallija braucējs, kas pierāda sevi, trasē pārsvarā, jā? Viņam ir jābrauc uz CSDD kursiem, lai dabūtu punktus nost? Jā. Jā, redz, tā sanāca. Es kaut kur bišķi pātri pabraucu, kaut kur man tur vēl pāris citi sodiņi, un tad kaut kā viņi sakrājušies. Viņi jau dzēšās automātiski tikai ik pēc 2 gadiem. Un es tā kā pēdējā laikā... Kur tev noķēra? Man sanāk baigi daudz braukt Rīga Liepāju un pa turieni visbiežāk. Bet tādas neveikalas tādas situācijas. Nav bijusi tāda situācija, ka es vienkārši brauktu un kaut kur baigi gāstu, un tad man kāds aptur stāvoši, piemēram. Bet ikdienā uz kādu ātrumu tu... Atļautu. Cik skaļš palika, man tā iebliez ausīs. Atļautu ātrumu. Renār, nedara tā, lūdzu. Renčiks mums šodien ir pie pulciņš arī, par cik mums šogad šis ir pirmais podcasts un vispār tas ir mūsu 2. jaunajā studijā. Līdz ar to mēs noteikti mācāmies. Ir ļoti daudz problēmas vēl. Jā. Jo Renčik, labāk jūties. Tu jūties, ka tev ir dzīve, bet jau tu vakar teici, ka tev nav. Bet man ir dzīve. Un Renāram ir mikrofons, viņš var piedalīties sarunās tagad. Par cik mums 4. viesis šodien nav. Mums īstenībā būs viesis dažām ziņu štēlītēm, bet tas būs mazliet vēlāk. Drīz. Bet vienu mikrofonu mēs varējām piešķirt Renāram. Tā kā Renārs, tu vari pakomentēt arī droši, tev ir ko teikt. Un tad long story short par to tajos kursos tieši stāstīja, cik liels tiek nodarīts zaudējums, piemēram, pie vienas auto avārijas. Tur bija tieši arī pieminēts Fords un Mazda laikam. Vienkārši ceļa satiksmes negadījums, kur abas divas mašīnas sasitušās. Un autovadītāji guvuši nelielas traumas, bet viņiem ir kaut kādas slimības lapi jāpaņem. Un tur bija ko dentie tūkstoši pēc tam par krustojumu tās avārijas vietas sataisīšanu. Cik darba devējiem izmaksājas tas tāpat avārija, jo tie darbinieki nevar tur 10 dienas strādāt, viņiem tur zāles vispārējais. Yeah. Tur bija nosacīta parasta avārija, bija kaut kāda kopēja zaudējuma vispār ekonomikai, kaut 100 pār tūkstoši. Jā, tā kā īstenībā tur, ja tu tā sarēķini, ne tikai tur tās mašīnas vērtības, reāli tas neko labi nenodara mums. Nenodara gan, jā. Labi, tālāk pie ziņām. Humpalās, te arī tāds labs tā levarēkiem. Virsraksts ir tāds. Humpalās nolemi nopelnīt ar zvaigzni, āmuru un sirpi, bet patraucēja policiju. Tad, respektīvi, čalis ir, tas ir bodīt Liepājā, kur tirgo, lietot apģērbu, ja? Un tur ir bijusi armijas žaketa un formas cepura, kas ir tā kā aizliegti. Tur ir padomju simbolika. Jā. Man patīk tas fona muzonis, tāds detektīvs. Tāpēc, ka krimīši tās ir reāli krimināli. Jā. Tas ir labs, Renčik, paldies. Jo man tā pirmā jau vismā bišķi noriebās. Es jau vairs nedzirdu, laikam. Ko tu saki par šo te tiešām, man liekas, aktuālo ziņu Liepainiekos? Vispār par to, ka ir tā policija patraucējusi, vai par to, ka tomēr vēl kāds riskē tirgot padomju simboliku? Kas? Par to, ka policija ir notvērusi, vai par to, ka kāds vēl joprojām gatavs riskēt to padomju simboliku tirgot? Man liekas, ka tu domā, policija gaidīja, viņi zināja, ka tur tā žaketīte ir. Bet kā tad viņi uzzināja to? Īstenībā, kā viņi uzzināja? Interesē, kā viņi zināja, ka tajās Humpalās... Jāparaks. Jo viņi jau noteikti, kā tev jau ir uz vietas jānoķer tas cilvēks. Labi, bet tirzniecības vietas īpašniece paskaidroja, ka 2022. gada rudenī šo apģērbu veikalā ienesis cilvēks, kuram ir samaksāts savukārt apģērbs noglabāts noliktavā.
Un 2023. gadā, tīrot noliktavu, tika lemts šo apģērbu izlikt pārdošanā. Kad jau ir pieņemts lēmums par šīm simbolikas? Tad sanāk, ka viņš ir aizgājis uz bodīti tajā brīdī, ka vēl varēja. Ja? Nu, sanāk, 22. gada rudenī, ne? Tad jau, man liekas, tas jau bija pieņemts, man liekas. Kad pieņem šo? Nu, pēc šī te Ukrainas... Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma procesu un saskaņā ar administratīvo sodu par šādu te simbolu izmantošanu, tā kā fiziskai personai sods ir līdz 350 eiro, bet juridiskai līdz 3 pakām, 2900. Pa 3 pakām kādu mašīnu mēs varam nopirkt? Ļoti daudz pasātus. Nē, īstenībā, pa 500 eiro es neredzu nevienu pasātu. Visi ir kaut kādu štuku maksā. Nu, jā, tu gribi teikt, ka tu esi pacēlis tā kā ar tām savām... Es domāju, jā. Tāpēc jau kādī ir lētāk balguši tagad. Nevar būt. Ir, es skatījos tagad kopš tu, Es gribu teikt, ka es kaut kādu tā kā nelabvēlīgu reklāmu uztaisījis kādu īpašniekiem. Tiem, kam nav turbo, jā. Tā, nu labi, kas mums ir te vēl? Mums ir ļoti daudz to ziņu. Tā, jā. Ir tautas ticējums. Ja pa Zirņu ielu brauc bez tiesībām, tad izskatās pēc dzērāja šofera. Jā, dzērāja šoferi. Šīs ziņas ir no gada sākuma. Man liekas, 7. janvāris. Tas ir 3 dienas atpakaļ. Īsumā ļoti svaigas ziņas. Tās ir svaigas ziņas, jā. Nu... Bet atkal BMW. Pālīt, čoks, ar BMW? Nevar būt. Bet vispār to, kā tas sagadījās? Principā, ja tu brauc ar BMW, tu uzreiz potenciāli, esi bīstams. Tev uzreiz redz, tu vari tikt Liepainiekos, ja tu brauc ar BMW. Un cik ir pats labākais, kad mēs šo te BMW vadītāju esam uzaicinājuši. Mēs viņu esam atraduši un uzaicinājuši viņu šodien uz podcastu. Jo viņš vēl joprojām tā kā viņa Zirņu ielā sapakoja. Viņš līdz ar to gāja ar kājām. Bet es varu nolasīt, tad ir kāds apzinīgais Liepājas iedzīvotājs 7. janvārī 10:10 paziņoja valsts policijai savu novēroto. Ziņu ielā pārvietojās automašīna BMW, kuras vadītājs iespējams atrodas alkohola reibumā un bez vadīšanas tiesībām. Ja? Un viņš šodien ir ar mums, tā kā pēc... Mēs varam mazu tādu galviņu palaist, tā kā, tripas ziņu galviņu, un tad mums pēkšņi viesis parādās. Mums laikam nav. Mums nav budžets. Mums nav budžets šodien. Mums nav, jā, ok. Labi, tad... Tad mums studijā ir pirmais viesis. Ervīns. Sveiks, Ervīn. Labdien. Man te kaut kas ar šito te. Tu viņu droši celā. Tā viss kārtībā, Labi, labvakariņ. Ok, sveiks. Tāds pirmais jautājums. Kā paldies tā īstenībā gadījās? par visu šito tā, ka tu biji piekritis atnākt uz studiju. Jo tas jau nav viegli stāstīt par to, kā ir sanācis. Bet tad tā varbūt 2 vārdos var pateikt, kā tad tā sanāca. Stulbi sanāca. Labi, atgriežamies šajos te, varbūt ne 10 un 10, kā rādā ziņās, bet bišķiņi iepriekš. No kurienes brauc? Nebija nemaz tik vēls, bija agrāks. Paņēma no tēva semaku, kamēr šis tur Norvēģijā vai kur viņš tur strādā. No Tinder dētiņš man bija sushi braucām. Stulbi sanāca. Nemāk es ar to automātu braukt, varbūt tāpēc izstījās kaut ko tur žļorgājos. Bet, cik lielā vafelē tu biji? Nē, es nebiju. Man tikai 17 kādā viņš vafelē. Viņš jau nebija. Tur jau tikai domāja, viņi jau no sākuma domāja, ka viņš ir pēc dzērāja šoferi. Viņš tikai izskatījās? Viņš izskatījās tikai, jā. Kur tad kā es nopirku? Jā. Man jau nav kas braukt nemāk? Tu tas auto, man liels kūģis pelduši. Kā es pirmo reizi paņēmu, zinu, kur atslēgas stāv. Ko vispār Fāters teica pēc tam? Viņš jau vēl nezina. Es ceru, šito daudz skatās. Nē, mums tikai 300 kaut pārskatītāji. Jā, nav daudz. Jūs šito izgriež ārā pēc tam. 528. Izgriežam ārā šito pēc tam. Šito mēs varam izgriezt ārā. Bet, vismaz iespējas uz meiteni. Viņa tā neērti jutās. Es nezinu, viņa pēc tam izkāpa, viņa nenāca vairs. Jūs neesat runājuši vairs kopš 7. janvāra? Nē, esam gan nē. Viņa ļoti to sushi gribēja. Viņi tev prasīja? Jūs nemaz nepaspējāt aizbraukt? Mēs jau netikām nemaz. Viss man sapakoja un viss. Un kāds sushi. Viņa gribēja, viņa gāja uz viršiem vai kur tur un viss. Un tā arī nogaustoja. Jā, viršos vispār garšīgi. Gan kafija, gan uzēst tur krosām. Tur jau var, man liekas, sushi var dabūt. Viņa jau gāja pēc kā viņa gāja. Vienkārši beigās un savāc un gāja tālāk. Stulbi sanāca, bet neērti jutos. Es nemāku normāli iet, nevar es savākt. Tu tā kā uzspolēji kaut ko? Es mēģināju, jā, bet zinu, kā automāts un viss tur tās pogas un ko, un man tur,
nevarēs tur savākties. Un toč vien kaut kādā gāja malā un jau kaut ko filmē, fočē, nu, nevarēs. Kāds apzinīgais liepainieks izskatījās? Nu, gados, protams. Nu, Vakaros jau tikai steigā gados, man liekas. Ko tev iedēja par šito, ka tu bez tiesībām brauc? 5. Nu, nu, ko man iedeva? Neko, pērienu. Man jau nav 18, ko man iedos. Tā izstāsta. Man jau tāpēc nav tā attiecīgā kategorija, ko viņi tur raksta atgūs, nav pareizā gājienā. Bet ja tev seņ, no cik gadiem tev bārdu aug jau? Bet īsā viņš varētu būt patiesībā šogad sāku tikai pēc tā atgadījuma. Tu varētu būt tas čels, kas zina ripčikos, ir tā bilde pārbauda asins. Tad šitādi es tev tur iztēlojos. Jā, ir kā ir. Man tur, roller tiesības bija, tās man sanāca kaut kā, tur es gan biju jāliņi ieņēmis, nebija dabūjis apakaļ, domāju, kādu šķir ir roller vai nav vispār. Kādreiz bija redzējis, kā čomaks brauc tam 18. auģiksi, tēdēšņiks. Es domāju, ko tur automātu man tur nav nekā, jākruķi nekā. Kā rollers tev kaut kur ir vēl vai to pārdev? To pārdev. Labi, forši. Paldies tev, kad pieslēdzies šitajā tēmā. Mums ir tālāk... Jā, lai veicās. Tu ar kājām tev aizvest varbūt. Nē, tu jau vari palikt šeit, sēdēt pagaidām vēl. Tā ir siltāks. Nē, īstumā varbūt te arī. Tā kā... Kā vispār jādara šitādos tā kā studijās? Parasti kamera mainās tā, lai neredz, ka viņš pieceļās. Tā kā tagad... Jūs neredzējāt. Jūs nepamanījāt, kas, jā? Jā. Paldies visiem, kas ir pieslēgušies čatiņam, livestreamam, un arī sveiciens visiem, kas skatās šo te ierakstā. Tas muzons, mēs nevaram viņu kaut kā bišķi klusāk. Man šis ritīgi sākumā ir baigi rēcīgi, bet pēc tam jau ritīgi sāk griezt iekšā. Paldies. Un jā, mēs šodien tiem, kas ir tagad pieslēgušies, mēs par cik tas ir Pūra Baltikas TV, mēs ik pa laikam, mēs kļūdamies. Mēs pieslēdzamies un pastāstam par kaut ko, kas ir reāls ziņas. Vai ne? Kāpēc tu tā jau velc pa manīm tur tajā ekrānā, ko es tādu izdarīju? Tu zini, kur tev jāstās. Ok, jā. Tu jau redzi, kur kamera ir. Jā, šeit, vai ne? Jā, tu jau redzi, kur. Jā, labdien. Un tad mēs šodien arī esam pieslēgušies gan kādām ziņām? Krimināla ziņām Latvijā, Liepājā, pasaulē. Un viss? Jā. Un autoziņām vēl, protams. Autoziņām, jā. Un es domāju, ka nākotnē mēs arī ieviesīsim kaut kādu e-pastu, kur arī tu varēsi mums iesūtīt kaut kādu ziņu, ko tev liekas, ko mums vajadzētu tā kā pacelt gaisā. Un arī mēs mazliet gribam pieslīpēt vispār to, ko mums šajā studijā darīsim. Būs arī citi cilvēki, kas ņems uz sevīm un veidos saturu, tāpēc to mēs vēl slīpējam, jo mums paralēli šim te visam ir savs darbs un vēl jāņemās, tā kā mēs vēl, tā kā vienkārši gribam mazliet izbaudīt šo te procesu un tā lēnām iesākt. Es ceru, ka piesakosiet šim kanālam, te būs kaut kādā, konstanti varēsim te ietusēt pa kaut kādiem vakariem. Tā kā, jā, nākamā ziņa mums ir ritīgi pa tēmai. Es domāju, ka šitais baigi daudziem nav baigi svešā lieta. Jā, vispār kā tev ziemas redzēju, kaut kur bija izbraucis arī, ja kaut kur brīžos ar BMW. Jā, bet tie jau bija slēgti ceļi vai trases. Ok. Tu pat tā pa ceļiem, ja neslēgtiem tā īsti nedara. Baigi jau nē. Tu? Es arī nē. Cik tev sūt punkti? 8. Tu agresīvi vai tu neesi? Nē, man tikai par ātrumu un par octu. Par octu? Jā, galīgi neveikli. Tur vajadzētu tev kaut kādu iesamblosim nākotnē. Bet pagaidi, tev negadījās tā, kā daudziem ir, kad viņi, pieņemsim, no Liepājas izbrauc uz Rīgu un visi tie radari pa ceļam tev uzčārdžo kaut ko? Nē. Jo tu principā vienas dienas laikā var vairāk štuks samaksāt. Jā, bet to viņi tulītās sākšot ņemt nost. Jā? Jā, ka būs tikai tev vienu reizi dienā soda. Ka nav tā, ka tu turpini braukt un tev tur pa vairākām reizēm. Nopietni, jā? Jā, tāds, to viņi tagad taisās, jo tas bišķi neloģiski. Tagad brauc no Rīgas uz Liepāju, piemēram, nezinu, bez apskates. Tev, tā kā... Mārtiņ, pasaka vēlreiz, par ko tev ir? Par oktu, jā? Pasaka vēlreiz. Jā, man ir par oktu. jā, super tīzli.
Jā, gadās jau īstenībā. Nu, jā, un tomēr tās mašīnas ir vairākas un tās darba. Un īstenībā to darbu busiņu, ko mēs esam arī braukuši filmēt. Un, zin, viņš lielāko daļu laika stāv vienkārši bāzē, un es viņu izbraucu, un kaut kas tur nebija samaksājies. Un tā. Bet ziņās ir, kam 6 sodu punktus ziemīgajos. 6 sodu punktus jau ir ceļos, jau par agresīvo. Kurzemē plosās driftotāji. Driftotāji. Bet atkal no otras puses, viņi taču nav driftotāji, viņi vienkārši agresīvi braucēji. Tas atkal tāds bišķi drifta kultūrai tāds uzbrauciens ir, ne? Zin kā īstenībā tiem, kas ir īstie drifteri, ir riktīgi besīgi, kad viņus tā kā jauc kopā visus. Jo tas pats ir arī, ko šitie, kas braukā, un tad sauc par rallistiem. Bet, tā kā, tur baigais rallists. Tikai tas čoks to kadīja. Jā. Bet nē, es tev saprotu. Tas arī tāds. Bet par rallistiem retāk kādus sauc pārsvarā ir, tie tur drifteri, tur pa stajankām, tur kaut ko. Rītīgi, tiem, kas profesionāli to nodarbojas, man liekas, pirmais, kad tādi drifteri atnāk pie manīm ciemos, viņi mēģina atdalīt no šitā tā visu pasākumu. Tā ir. Par tiem rallistiem vairāk sauc vēl joprojām omas, piemēram, tur laukos, kurus īsti nezinu, kas ir drifts, un viņi zina, kas ir rallijs. Tas tomēr sanāks sports, un tad viņi par rallistiem visu. Jā, īstenībā, jā. Tad laukos tu esi rallists. Un... Jā, pilsētā tu esi drifters. Drifters, jā. Kens bloks? Tā kā, gan tas, gan tas. Tādā ziņā. Labi. Šeit mums ir nedēļas nogalē Kurzemes reģionā par agresīvu braukšanu apturēt 8 transporta līdzekļu vadītāji, kuru automašīnu vadītāji apzināti rada Sānsledē, Ventspilī un Talsos apturēt 3 šādu transporta līdzekļu vadītāji, taču pa vienam izpildījušies arī Liepājā un Kuldīgā. Bet tu zini, ka mums ir visas ziņas šobrīd bijušas tādas, kur iesaistīti ir BMW autovadītāji? Tā izstās, jā. Bet pagaid, rakstā ir rakstīts gan BMW, gan Audi, gan Mercedes-Benz. Un par Volkswagen vadītāju slidinājušies. Redzi, ar Volkswagen. Tam nevajadzēja dot sodu. Volkswagenam vajadzēja iedot 5 par to, ka viņš slidinās vienkārši ar Volkswagen. Interesanti, kā tas cer, ka viņš ar kadīju noteikti. Bet, zin kā ir, ja godīgi, man liekas, tagad tiem, kas pilsētās slidinās, baigi grūti ir, tāpēc, kad visur ir kameras un tev ļoti ātri sazīmē arī, ja tur nav kaut kur noslēpusies patruļi, tad viņus tev sazīmēs tāpatās un pat tādās mazākās pilsētās ir visur kameras un ļoti daudz, kur ņem vienkārši. Es esmu dzirdējis, piesim... Pie manas nīcā, man liekas, ka nav kameras. Man bija pārsteigums, ka tādā Aizputē vai Kuldīgā visus, man liekas, Aizputē ņem, ne? Visus pa kamerām. Tā ir, ne? Jā, Aizputē tu iemet slīpu un tev atnāk. Bet es vienīgais nezinu, kā tas, vai tas likumīgi sanāk, viņi var tā no kameras vienkārši. Tas, man liekas, ir atkarīgs no kādas kameras. Ja tā ir kaut kāda policijas kamera, tur notiek kaut kas tāds. Certifikāts kaut kāds? Es domāju, ja tā ir, piemēram, tur valsts policijas kamera, tad noteikti tas ir tā kā derīgs materiāls. Bet es tik smalki nezinu. Nav bijis tā par kamerām, ka no kamerām man kaut ko kāds atsūtīt, kaut kādu sodu. Jā, bet es esmu ļoti daudz dzirdējis, ka tādā Aizputē vai Kuldīgā. Droši vien viss kaut kur ir. Es saku, Nīcā nav točni, man liekas. Mēs neesam Nīcā tikuši līdz tam. Tur ir kameras? Man liekas, ka nē. Es saku, ka man liekas, ka Nīcā nav. Tad Nīca varbūt ir vienīgā. Nīcā ir... Tā arī īstenībā varētu arī palikt. Labi, tad ko tu varētu ieteikt tiem, kas ļoti grib, kas ir jādara? Rallistu kungs. Īsmā par šo arī tajos bēdīgi slavenajos CSD kursos par šo pacēlās tas jautājums, piemēram, ko darīt. Un, lai gan tur tāpatās pacēlās tā runa, kaut kādā neapdzīvotā, tur, nezinu, laukumā, tur kaut ko vēl. Tas tā, manuprāt, ir no tādas arī drošas braukšanas viedokļa, tā ir problēma, jo tu jau, piemēram, nopērkot jaunu mašīnu, tev ir jāpamēģina gan kā tā mašīna bremzējās, gan kā tā mašīna pātrinās, gan kas, piemēram, notiek, ja tā mašīna saslīd. Vai pa sniegu un kontrolēt. Jā, tieši tā, lai tu kaut kādā, varbūt, tur bīstamākā situācijā tu varētu saprast, ko tu tajā brīdī darīt. Un tā, man liekas, ir tāda viena problēma, ka mums nav kaut kādu šādu laukumu atļautu vietu. Labi, mums ir dažādas ziemas trasītes, bet man atkal
mums te Lejas Kurzemes reģionā ir problēma tāda, ka mums tā ziema ir, ziema nav, un īsti arī nekas nesanāk. Tā kā tas ir tāds, ka būtu svarīgi noteikti, ka katram to savu mašīnu izmēģināt kaut kur drošā. Piemēram, Rīgas pusē tie būs trīnieki, kur visu var aizbraukt forši. Tur ir pat var paņemt visu to drošu braukšanas un ka tev to ūdeni un ledus apstākļus imitē viss, kas baigi forši. Pēc, protams, nav, man liekas, nemaz tik lēts prieks. Tā kā... Jā, bet, piemēram, arī, ir uz Liepājas Rīgas šosejas šī brīvkalna autotras, kas ir šosejas malā. Tur, man liekas, ka ir kaut kādi 15 eiro pusstunda. Tu tur izbrauc, tur ir plats droši. Tu tur izbrauc pāris aplīšus, saproti. Tu gribi teikt, ka tad pietiek īstenībā, kurā varētu aizbraukt? Jā. Un Liepājā tā būs Rudstrās, jā? Liepājā tā būs Rudstrās, jā. Es domāju, ka jā. Rudstrās tāda šaura liekas, varbūt. Bet tev jau nevajag liela ātruma. Tu tāpatās pie kaut kādiem 30-50 km/h tu saproti, vai tā mašīna bremzējās, vai kā viņa griežās un kā tas auto reaģē. Bet tas ir baigi vērtīgi katram pamēģināt, kā tas ir dažādos apstākļos, kādā mašīna uzvedās, jo tad, kad uznāk tāds, tagad arī dubaks ritīgais, kad tu zini, kas ir jādara. Tas baigi forši ir. Jā, tas ir svarīgi. Viena lieta, ko gan nevajag darīt. Tā kā tas čalis 3. janvārī ir izdarījis. Ko tad? Skaties ziņās, kas mums ir nākamā ziņa. Mums ir nākamā ziņa, ka 3. janvārī... labi, sāc tu, es te bišķi paņemšu to, jā. Jā, jo redzi, 3. janvārī viņš pieloks līdz 3 promilēm un to repu Uli Hielu. Un Uli Hiela īstenībā ir ļoti zinām iela Liepājā. Tiem, kas ir liepājnieki, zinās, kas ir Uli Hiela. Tā ir tāda viena no galvenajām ielām. Viena no maģistrālajām ielām, jā. Kas īstenībā jau priekš mūsdām diezgan ir šaura un tur ir daudz māju. Un 3 promilēs tas ir 3 promilēs tas ir... Bet sanāk, viņš dzer jau no Ziemassvētkiem noteikti. 3. janvārs un 3 promilēs. Viņš no jaunā gada, no 31. viņš taču jau kož. Par kāda bija viņa apņemšanās šajā gadā. To mēs viņam varēsim pašiem Jā, jo pajautāt. Mēs viņu esam uzaicinājuši. Mēs viņu esam dabūjuši studijā, tā kā, Sveiks, nāc droši piesēdi. Join. Uzvelc austiņas noteikti. Jā, sveiks. Jā, velc. Mēs to muzonu varam nogriezt nost. Join. Kā ir? Es atgājis no tā 3. janvāra vai vēl kodu? Jau 2 dienu neko neņem vairs, jā. Sūdīgi paliek uz sirdi. 3. janvārī 3 promilus vecīt. Kad tu sāk? Nāca. 29. laikam. Brālēnam bija dzimene, tad es domāju 30. ko es laidīšu vaļā un tad tā panesās bišķi. Tad vēl 1. janvārs, jā, vēl tur. 2. 3. Kur motivācija 2. un 3. janvārī kost? Ko lūdzu? Kur 2. un 3. janvārī motivācija bija kost? No 2. jau darbs sākās, Nē. Atlaid, ne? Nē, protams. Tur jau neatnācām. Tur jau neizdzērām visu mēs. Un... Kādā darbā tu strādāji no noslēpums? Ir noslēpums. Negribu tā. Kaut kas ar būvniecību? Ļoti iespējams. Mums tas bruģis. Liepājā. Kāpēc es reiz būvniecību domāju tikai strojkā dzer? Jūs nedzerat? Kāpēc tā uzreiz? Tu liki to bruģi tajā zāles laukumā? Es nezinu, varbūt. Arī, jā, varbūt. Neatceros. Kas tur ir tur labi salikts, jā, tu prasi tāpēc. Tā. Jā, tāpēc. Tad es liku. Tad es liku, jā. Kā tu vari tagad iedvesmot cilvēks jaunajā gadā? Oi. Jums vajag tomēr bišķi pozitīvi, jo braukt palīdz ir slikti. Tas ir, Ir ceļš 3 promilēm pa Uli Hielu. Jā, nevajag tā braukt. Kur tad es pa kurienes braukšu? Kur tu brauc vispār? Kur tev bija tas galamērķis vispār? Iedzert. Tu no kodiem uz kodiem brauc? Bet tie jau atmetās, tie vairs nevar tieši tā, tie atkal var, un tad mēs braucam tur iekaut bišķi. Bet uz Uli Hielu kurā virzienā tu brauc? Es atceros ar 3 promilēm, kā tu domā. Kā ir vispār 3 promilēs, lai dabūtu 3 promilēs, tev ir cik ilgi jādzer vispār? No 29. Var jau sasteigt arī vienā dienā. Var vienā dienā dabūt? Nē, reāli var. Varbūt, ka var. Kurš var, kurš nevar. Kādu mašīnu tu brauc? Volvo. Viņi tik izstāst pēc tāda, kas ar Volvo brauc. Drošākā mašīna, kāpēc vēl nevarētu braukt ar viņu? Brauc un normāli. Vai tas kādu var parolēs, kas tur vēl, kas mums ir... Jā, karoči... Es jau virsū neskrēju nevienu.
Kāpēc tu nevarēji uzrādīt vadīšanas tiesības? Tu nevarēji atrast, vai tev nav vienkārši? Viņam nav vienkārši. Nu, bet man tā kā arī dienu iepriekš paņēma. Bet tad vienkārši nebija tik daudz promils. Tad nebija vēl tik daudz. Tu zini, ka tas tavs Volvo uz Ukrainu iet tagad? Nu, vismaz viņiem noderēs viņiem vismaz. Droši mašīna. Nē, vecīt. Cerams, ka palīdzēs viņiem. Vecīt, tu esi malacis. Nu, paldies. Jā, bet reku tur tā cerība rakstīts, ka jācer, ka pārkāpējs šodien neuzradīsies pie stūras kādai citai automašīnai, jau 4 promili iespējā. Tā dienā es nebraucu vairāk. Ne. Bet 4 promils bija? Varbūt. Nē, varbūt. Kā sagaidīja jauno gan? Pie stūras? Forši. Nē, ko darīja? Ko darīja? Rosolēdu. Tu neēdi? Es ēdu rosolu. Redz, ko tu smējies. Bet kāds tev tagad ir tas plāns? Tev darbs nav, mašīna arī nav. Tiesības arī nav. Ko tu darīsi? Tagad jau ziemā neviens arī bruģi neliek. Es tā ceru vismaz. Pagaid nevar likt, viņš pauksta, ne? Tagad atlaid bišķi, bet varbūt, ka viņi. Bet idejas, no cik grāniem var likt bruģi? no 3 promilām? No 40. 30-40 grādi, tad var likt. Tad var likt. 30 jau tā kā pamaz. 36 jau tā kā vajadzētu vismaz būt. Tā var sākt likt. Bet zin kā vasarā likt bruģi vispār, man liekas, kāpēc es redzēju džekus, kas liek bruģi Liepājā vasarā, kad normāli žāri nav baigi forši. Tāpēc jau viņam te mati izbalējuši saulē. Tas jau ir no tā, ka vasarā liek. Tāpēc jau mēs atveldzējamies ēnā nedaudz. Kas tā topā ir, ko jūs tur darba laikā? Aliņš tikai, neko jau vairāk neņem. Pag vasarā? Arī vasarā. Ļoti labi. Man patīk īsumā tas, ka tu esi tāds atklāts. Ko man slēpties tagad? Nē, tas jau skaidrs. Tu ar māmu pasaicināt, tu gribi. Čau. Kādā liekas, viņa lepojas? Es nezinu. To mēs varam pajautāt viņai pašai. Mēs varam viņai piezinīt? Nē, varbūt labāk nevēlas jau ir. Tas dod ruču, kā tas nebija tavs šovs, Robert, gadījumā? Bija, jā. Īsmā... Vans secīja. Forši. Kur tādu ar keponu dabūt? Tā keponu nevar nopirkt īstenībā. Kur viņi dabūja? Nozag. Tas daudz, ko izskaidroja. Nu, labi. Es domāju, mums ir vēl 2 ziņas. Tu vari palikt mierīgi no mums. Paldies. Droši. Mums ir 2 baigi foršās ziņas, ko es vēl gribu. Mēs te varētu kaut tavu komentāru vienkārši paprasīt. Jā. Varam. Kas man likās tiešām ir ziņas vērts, ir nākamā ziņa, kas ir arī no Liepājniekiem LV, ir piedegušas vakariņas saceļ trauksmi ezerkrastā. Tātad piekdienas vakarpusē ezerkrasta iedzīvotājs satrauc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automašīnas sirēnas, kur ugunsdzēsēji brauc uz Tisē ielu Liepājā. Un mums ir bildi, bet īstenībā mums ir arī nav video. Man rādās, ka ir. Jā, mums ir video vēl apakšā. Var ilustrēt, kā tas notika. Nu, ideja tāda, ka kāds bija sadūmojumu uztaisījis, ne? Nav tie, ko tavu tie pudeles brauļā, kas tāds? Šitie nav pazīstami. Viņi vāri tikai makaronus. Necepi neko. Bet īsumā, prikals kā prikals, bet... Tas ir bīstam, jā. Man ir bijis tā, ka arī kaimiņos esmu redzējis sadūmojumu un parāvā, tā kā es rīdīgi sabijos, es domāju, ka tik nav pažars kaut kur arī tāds nopietns sācies, jo es gāju bungāties gar durvīm un ņēmos tur darījos, vienkārši skatījos, vai visi kārtībā, vai pirmkārt jau no tiem daudziem dūmiem liekas, ka kāds tur ir iekšā vienkārši atstiepies un vairs nevar neko izdarīt. Tādā ziņā. Pieņemsim, tev jau arī mierīgi varēšu tāda gadīties. Vienkārši par cik tev patīk iedzert. Aizmiedz varbūt un kaut ko pīpēji gultā? Nē, es nepīpēju vispār. Bet gultā? Dažreiz. Tā vispār neešu. Tikai gultā? Miegam. Paldies visiem, kas ir piesakoši tam te kanālam. Un ir laivā ar mums šodien ir jau 726 cilvēki, tā kā riktīgi forši. Sorry, mēs čatā baigi nevaram pieslēgties, jo mēs te mēģinām būt tā kā Latvijas mēs mācāmies panorāma. Kļūt, jā. Mēs mācāmies, gan jau nākotnē mēs varēsim mazliet apvienot, bet es redzu, ka jūs te arī kaut ko raksti čatā. Varbūt viņi komentāros var kaut ko ierakstīt, kas ir tas, kas mums būtu jāuzlabo? Lai mēs zinām, piemēram, nākamajām tām ziņu izlaidumiem, kas ir kaut kādas tādas lietas. Noteikti kritiskā kāds, jā, ko jūs redzat. Jā. Vadītājs. Vadītājs. Nomējiet vadītājs. Nomējiet, lūdzu, vadītājs. Jā.
Bet mēs cenšamies, jebkurā gadījumā, ja? Ja jūs arī gribat mūs nomainīt, mēs reāli cenšamies. Mums ir vēl viena ziņa, kas ir pēdējā ziņa no Liepājnieku. Un vispār, ja mēs tā izlasam, un, ar mūsu... Kā bija vārdā godāt? Raims. Ja mēs tā skatāmies, Raim, tu tika apturēts 7. janvārī, ja? 3. Trešais, jā. Un reku vakar atkal ap 12:00 ir atkal aizdomīgs Volvo transporta līdzeklis. Es tā nedzēru jau vairs 4. Bet aromāts tur rakstīts ir. Tas nav kaut kā ar tevi saistīts, kaut tavs čoms vai kas tāds? Es nezinu. Tu nevarēsi komentēt šo situāciju, nevar tevi saistīt. Brauc mājās no tā čoma, paņēma akal. Bet jūs pievēršat uzmanību tam nosaukumam, tā kā virsrakstams, ka viņš ir labi uzrakstīts, jauna diena Liepājā, cits dzērājs pie stūras, atkal krimināla procesa. Tā kā tas nav vairāk viņš. Tas nav Raims. Tas nav Raims vairāk. Ja jūs tā sakat. Tu jau neatceries īsti, ja, kā tur bija? Es atceros. Arī tas ir Volvo. Jā, tur tāpēc, ja es saku, man kaut kā uzreiz ar Raimu sagāja, tā bišķi. Tu man pieķēri šito. Es jau cerēju, ka es izsprukšu šito. Jā, bija aizkavējies tajos svētkos. Jā, nav jau viegli tā, visu laiku jātusējās ir, vai ne? Vienkārši čomām arī Volviķis un brauc mājās. Ko? Nebija izgājis vēl. Es uzēdu Rosolu. Jo tur ir tik 1,7 viņam promos. Tas jau mīkstais. Es jau saku, man gāja ārā. Bet tāpat no pusotras atņem mašīnu. Viņš ir atgājis. Nesagāja. Ko? Žēl, ka nerāda modeli. Es ar sadarā, ka tas ir 740. 740 to man 3. atņēma. 4. man V70 atņēma. Kādā krāsā bija V70 godā spaiņa? Vai tādā? Tāds tumšs zaļš bija. Tumšs zaļš. Spaiņas nebija. Jā, šis labs ir. Stulbi sanāca. Ko? Kam negadās? Kam negadās? Jā, bet es redzu čatā ierakstīja Vīzkrēt, kad Rēzaknē gan skolnieks aiztur par iespējamu slepkavību. Mēs līdz Rēzaknē tiksim īstenībā, ja godīgi. Mums ir tagad tikai Liepājas ziņas. Mums ir arī padomā Rēzakne. Tur AMS bijis Rēzaknē? Vienreiz bija. Pa darbu kaut ko vai tā? Un īstenībā es ar Rēzakni gribētu turpināt, jo viņiem īstenībā ir... Pagaid, pirms mēs turpinām, mums ir pārēji. Mums ir pārēji, jā. Sorry, mēs šeit televīzijā esam. Jā, fuck, jā. Muzons nav klātē pārēji? Ir, bet mums nesam. Jā, baigi, šis bija īsmā profesionāli. Es sajūtos tā kā LNT ziņās. Jā, šis bija ļoti, ļoti krūti. Jo tagad mēs pārējām uz ziņām Latvijā, jā? Pareizi tā ir. Jā, bet mēs gribam... nākošais segments būs ziņas Latvijā, kas ir pēdējā laikā noticis. Un es tieši gribētu uzreiz pieslēgties Rēzaknes ziņām, jo, ja mēs ieejam viņu mājaslapā, kas ir Rēzaknes ziņas, kur visi, tas tāpat ir kā mūsu Liepājniekiem LV, tad viņiem ir tāda sadaļa kā notikumi. Un kāpēc mums uzrunāja šī sadaļa? Ja mēs parulējam tieši, kā tur ir sabiedrība, politika, biznesa, kultūra, sports un tā tālāk. Bet ja mēs paejam notikumu sadaļu, paskrūlējam uz leju, tad sāksim vēlreiz paejam uz augšu. Tad viens, Nē, paliec, es domāju. Man liekas, ka reāli krūti. Tev kaut kur steidzies? Nē, uzpīpēt. Mēs tev... Tu teici, nespīpē? Pareiz. Nē, tad nē. Nē, tu droši, ne, un mēs jau neko. Nē, tu vari palikt, tu vari arī, tā kā uzpīpēt un nākt apakaļ. Labi, ja tā izdarīt. Nē, tu uzpīpēt. Ko tu pīpē vispār, ja tā var jautāt? Nē, nevar jautāt. Tas nav pieņemami. Nevajag jautāt. Nevajag jautāt. Saka, zin kā... Kā pašaudzēto, mājās žāvēja tabaku vēniņos, ko es pīpēju. Paskaties, Rēzaknes ziņās, tātad aizdomas par 2 vīriešu slepkavību. Rēzaknē aiztur nepilngadīgus. Jā, nepilngadīgus. Pa ceļam uz Rēzakni pazūdusi meitene, tālāk policija kopsavilkums atkal dzērumā pie stūres. Piektdien Rēzaknē ugunsgrēkā bojā gājis cilvēks. Piektdien Latvijā jau reģistrēt vairāk nekā 200 ceļu satiksmes negadījumu. Policijas kopsavilkums. Nedēļa aizvadīt mierīgi. Bet policijas kopsavilkums piedzērās tā, ka izsauca policiju. Nākamais slepkavība Rēzaknē. Ombuds ieskaņojis
secinājums par Latvijas televīzijas. Nu, kādā ziņā nekas pozitīvs te nav. Īstenībā es gribētu tā teikt, ka diezgan bīstami ir Reizeknē dzīvot. Ja tu, piemēram, izdomātu, es gribētu dzīvot Reizeknē, tu ieeji tajās rajona ziņās, kas tāds? Bet man patīk, īsmā, es atļaušos iemest acu čatā, un es redzu, ka Roberts ir ierakstījis baigi labo lietu, ka vajag segmentu, kas jauns draugiem LV. Tas mums reāli krūt. Mēs, domāju, nākamajiem... Tev ir draugiem profils? Man ir. Ja? Tev ir? Man liekas, ka nē. Es saglabāju. Es nesaglabāju, man liekas. Es saglabāju, jo tur ir tik labas bildes, ka es nespēju izdzēst ārā. Un es šobrīd nenožēloju, kad ir reāli man tā... Vai tu fermā novāc visu? Es fermu īstenībā baigi īsti laiku spēlēju. Es zinu, ko baigi... Man liekas, draugiem vēl vējs nevienu spēli tā... laikam neko tādu baigi neaizrāvos tur. Bet vienu brīdi Bet man liekas, es fēnu bišķi spēlēju, kad bija Facebookā jau. Nevis... tas bija arī ļoti sen. Neņirds. Jā, bet es draugiem vēl es zinu, ka man māma spēlēja baigi kaut kādu tur to vārdu atminēšanas spēli drausmīgi. Bišķiņ pa skaļu tas intro, Tas bija sen jau, vai kad tas bija? Es netīšām pārslēdzot, es zinu, kā mums pirmais reiz. Jā, sorry, mēs pirmo reizi šādā... 5 minūtes pirms sākuma vispār kaut ko tur uzlikām. Tā kā mēs noteikti labosimies. Mēs labosimies, sorry. Tā kā... Un arī par kvalitāti. Par kvalitāti arī, kad runā tur. Tās Reizeknas ziņās ir kaut kādi labie notikumi? Tādi tiešām tādi foršie labie. Viņiem ir citas sadaļas, bet ja tu vienkārši notikumos ieej, tad tu vispār rītīgi iegruzies. Ja tur nav nekas... Un tad es domāju, kā... Viņiem vēl tur traki iet ar to Reizeknas spā. Kas tur ir ar spā? Tur kaut kādi viņi būvē, un tad tur tagad pašvaldība nevar tur kaut ko samaksāt, un tur kaut kāds ir bijis šī kipiši. Šito es palaidu garām, pastāst. Jā. Es tā 100% nezinu, bet kaut kas bija viņi uzbūvēja kaut kādu Reizeknē, tur spā, un tur kaut kādu baseinus un kaut ko vēl. Un to tā kā nevar laikam pabeigt, un tad tur kaut kāds parāds ir pašvaldībai. Tā kā inflācija uznāca un... Laikam kaut kas tāds. Līdzīgi kā mums ar Real Baltica tagad iet. Kas sāk kaut ko būvēt un tad nevar īsti pabeigt. Un... Tur baigi traki izstās, ka nekas arī tāds ļoti pozitīvs nebūs tāds sadārdzinājums nereālākais. Es nevaru sagaidīt, ka es varēšu uz Vāciju aizbraukt ar vilcienu, paņemt kaut kādu lētu miskastu un braukt mājās. Jā, bet tur nevarēs aizbraukt. Bet es būšu ļoti vecs. Es būšu ļoti vecs. Jā, tu izvilks līdz tādam vecumam. Es domāju, ka nē. Bet tu redzi, kas mums ir jaunā ziņa LSM-ā? Dziesmu konkursu Supernova pusfinālā uzstāsies 15 mākslinieki. Jūs vispār visi iečukojāt, jā? Finālists, kas ir... Es vispār nesekoju līdzās šito. Ja tu skaties, tu varētu šito tēmu, jo es vispār esmu ļoti attāls no... Es negribētu teikt, ka es esmu baigais Eirovīzijas fans, un man īstenībā besīja no vienas puses Eirovīzija, un jūs zināt, kāpēc? Tāpēc, kad man ir tāda sajūta, varbūt daudz man nepiekritīs, bet man ir tāda sajūta, kad tas balsojums, kas kādreiz varbūt bija tāds mazliet... Labi, vienmēr viņš tāds bijis par to, kas tev brāļos dzīvo, un tu balsos par viņiem nevis par dziesmu, bet vairāk tāds politiskais balsojums. Tad man liekas, ka tagad tas ir baigi izteikt, un mums tādai mazai valstī, man liekas, ir jābūt baigam tam priekšnesumam, vai jābūt tik krutiem, jo pēdējos gadus mums ir bijuši... Labi, manā skatījumā lipīgas un normālas dziesmas, tā kā mums būtu tam finālam kaut kādos no tiem gadiem būtu jāizkrīt, un mums viņš nav. Un tad šogad mēs atkal mēģināsim, mums ir 15 mākslinieki, un tas, kas man šokēja, tas, kad Markus Rīvu nepiedalīsies. Ja, viņš dzied vēl joprojām, ja? Man liekas, ka viņš tikai to X-faktoru tur kaut ko vada. Nē, protams, ka viņš visu viņam rulē, jā. Un ja jūs atceraties kāds, kas skatījās Dodu Ručkā, tad mēs... ar Markus Rīvu sarunājām, ka viņš, ja viņš mauc un viņš tiek uz finālu, tad mēs ar limuzīnu viņu vedam uz to finālu ar manu limuzīnu. Bet, savā ziņā... Viņš nepiedalās vai viņš tā kā neiet? Viņš nav iesniedzis dziesmu. Viņš katru gadu bija. Pēdējos gadus viņš visus gadus pa lielam bija. Ko? Viņš bija, bet viņi neizvēlējās. Viņš nav paņemts finālā. Kurš tur bija pie šprices, klausies? Kaut kas jauns ir bijis. Pēdējos gadus viņš visu laiku ir bijis. Viņš bijis pēdējos, cik gadus viņš ir bijis?
Visus gadus. Un tagad viņš ir pieteicies tomēr, un viņš nav paņemts. Es domāju, tas bija tāds spļāviens. Mums tas kaut kas dod ručkā saistīts. Jā, ar to mūsu rātu. Tas mūsu rāts, man liekas. Viņiem varbūt nepatīk. viņi negribēja pazērt, ka es ar to limuzīnu viņu vadu. Antireklāma Latvijai. Ja nu gadījumā viņš tiek finālā. Tā īstenībā varētu būt. Tā kā nav labuma bez sliktuma un nav sliktuma bez labuma. Tā kā tas mums tāds, ir īstenībā, man ir bijis žēl, jo tas bija tāpatās kā Leonardo DiCaprio tā štēle ar Oskaru, kad viņš visu laiku nedabūja to Oskaru, un tas jau palika rēcīgi. Un tad viņš dabūja, un man liekas, tagad šis ir tas Markus Rīvs gads, kad viņš būtu beidzot. Jo īstenībā šovā es viņiem piedāvāju variantu, kad mums vajag 15 viņa dziesmas, un nevienu citu vispār dalībnieku neņemt, jo tad pirmkārt ir reāla iespēja, ka viņš var aizbraukt. Yeah. Un otrkārt tas, kad no tām 15 dziesmām viena točina būs laba. Mums tas saka, ka Dons ir apgraidots Rīva. Dons ir apgraidots Rīva? Mātu ziņā toši nē. Mātu ziņā es gribēju teikt, viņiem nesanāk. Bet Dons īstenībā ir baigi spēcīgs, man liekas. Es nezinu to viņa dziesmu, un es arī baigi negribu klausīties tagad, bet tā, ka viņam jau viss ir. Viņš tā spēcīgs? Nē, viņam ir laba balss un labs muzons, tā kā es domāju, ka viņam ir, es teiktu, ka, kā tev liekas, viņš aizbrauks? Tas sanāk, ja Dons aizbrauc, tad sanāk, ka tas ir kā tad mums ir jāzvan Donam, jā. Un tad viņš būs jāved uz... Limuzīnu, Dons? Jā. Es to miskas negribu labot. Tā kā, davai, lai kāds cits tiek. Jā, bet īstenībā atgriežoties pie tādām tehniskajām tēmām, mums ir viena baigi smagā tēma. Es tā kā braucu ar Škodas mašīnām rallijā, ja? Jau 2 gadus, un mēs tur ļoti labi visu laiku startējam un viss notiek, bet viena lieta, ko viņi laikam nemāk taisīt, ir vilcieni. Tev nebija pazars klausīties ziņās, kad Škodu aprunā ar vilcienu? Nē, tur tā lieta stulba. Es saku, jo, piemēram, mēs braucam ar Škodas mašīnām rallijā, un tas ir, tajā rallija 2 klasē, viņi ir reāli labākās mašīnas. Tā kā puse Eiropa brauc tieši ar Škodām. Tagad tā ir R6 sanāk, vai kas? Jā, rallija 2 R5 mašīna, jā. R5, ar to, ko mēs braucam Eiropas čempionātā. Jā, man liekas, ir saražojuši tur 500 vienībām. Tas, principā, nozīmē, ka puse Eiropa brauc rallijā ar Škodām. Un kas ir viņas lielākais konkurents? Un tur ir diezgan daudz īstenībā. Šobrīd izskatās, ka Toyota varētu būt viens no lielākajiem konkurentiem, jo tieši nedēļa apakaļ tika homoloģēta Toyota šī rallija 2 klases mašīna, ar kur arī startēs Eiropas čempionātā un tad tur tāpatās ir Citroens. Pagad, bet tas ir tagad jauna pilnīgi mašīna. Pilnīgi jauna. Kas brauks Eiropā tagad šo te gadu, ja? Jā, un tad, principā, tad varēs apskatīties, cik viņi ļoti konkurē ar Škodu, vai ne? Jā, vēl joprojām tagad būs Monte Carlo pirmais rallijs pēc 2 nedēļām vai 3. Un tad būs pirmo reizi, ka tā automašīna būs? Jā, un tā būs pirmā sacensība, kur viņi oficiāli brauks. Un kas brauks? Tur laikam būs 2 francūži un soms. Samīpai arī brauks. Viņi zina, tur viņas tur Somijā arī gāzējas kopā. Jā. Un viņš būs. Tavs draugs. Jā. Ok, baigi krūt. Labi, bet pie vagoniem rekordā interesanti īstenībā. Un ir arī tā, ka, ja tā godīgi, mēs jau arī neesam tomēr ar pliku roku ņemam, un mums ir viesis. Saistībā ar jauniem vilcieniem, jā. Un tas ir īstenībā viens no tiem nelaimīgajiem... kurš netika uz darbu. Nē, viņš sala. Jā, un viņš netika uz darbu, jā. Apsveic mūsu jaunais... Jā, vecīt. Īstenībā, ja tā baigi nopietni, man ir žēl tie cilvēki, kam ir tā kā kaut kāds latloto visu laiku tur iet vaļā. Jo viņi vienkārši nezinu, viņi aizbrauks tos. Iedomās tev kaut kāds dakteru pieraksts, ko tu biji jau 3 mēnešus vai pat gadu gaidīji. No kurienes tu brauc uz kurieni? Es nebraucu vispār. Ar to vilcienu? Es nebraucu. Es tikai sliedzu. Tā kā, strādāju. Tev mums nav īstais džeks paņēmis. Mums ir īstais? Es nav braucu. Studijā. Šis īstais džeks ir? Jā. Nē, labi, ok. Tu nevari iztēloties, ka tu esi brauc. Ne, tu vari neiet. Bet ko... Nē, es vienreiz braucu.
Ar jauno vilcienu? Nē, ar vecu. Tad vispār veicīt galīgi garām. Bet es nezinu, man piezvanīja, es atnācu. Labi. Bet vispār, kā... Ko tu domā vispār par šito situāciju? Nav patīkam. Es teiktu, ka nav patīkam. Salas pie vainas gan jau. Viņiem tur vairāk visādi gļuki īstenībā bija tas, ka augšā tas, kas tur... Bija kaut kāda bilde, ka brauc pa sniegu un tad nāk salonā kaut kur iekšā. Jā, pilnīgi. Tā arī, jā. Pa lūku, varbūt. Kaut kas bija, kur tie vagoni tā kā saliekās kopā un kaut kur tur pa malām, jā, tur bija tāds. Bet tā nevajadzētu būt, es saprotu. Tas nav labi. Nē, tikko jau bija, kad atvainojās paši Škodas džeki bija Rīgā un iekāp tajā, piedod un brauc tālāk. Tā jābrauc. Piedod. Sorry. Katram pa vienam piedod. Mēnešu piedod un brauc. Iedod 5. Piedodiet visi. Bet tu tomēr ar vilcieniem kaut ko, tām sliedēm, ko tu... Nē, es tik tā. Tu esi redzējis to vilcienu, ka viņš pabrauc jaunais garām, vai tu tā, Arī ne. Nē, es vispār nav tev sanācis. Nav man. Ar čomu kaut kādu, kas tur arī uz sliedēm strādā? Tāda, jā, zinām, jā, bet viņi jau arī tur nav braukuši. Gan jau. Bet īstenībā man ļoti patīk ar vilcienu braukāt. Es baigi ceru, ka viņi taisīs tagad to iepirkumu par tām baterijām, lai varētu arī jauno vilcienu uzlikt uz Liepāja Rīga. Tad tu braukās ar vilcienu? Es noteikti, ka pabraukāšu. Man liekas, ka baigi forši. Vienīgais, kas man liekas baigi šāli, kad viņi nav ielikuši to fišu par riteņus. Nē, rīčuks. USB lādētāji. Arī tas nav, jā? Nevar uzlādēt telefonu arī, jā. Tas gan stulbi īstenībā priekš tādu jaunu vilcienu. Bet arī rīčuks, ka nevar, vai kaut kāds 2 riteņus varēja tikai. Es tev vispār nekad dzīvē riteni neesmu redzējis. Ko tu vispār izdomā? Bet es skatos uz nākotni, vecīt, tas ir uz priekšu. Man liekas krūti. Es varu ar vilcienu ar ričuku aizbraukt līdz Rīgai, un pēc tam iekāpt un aizbraukt līdz... kāpēc skaties? Man reāli liekas, ka es to varu izdarīt. Man gribās. Es aizbraukšu līdz Rīgai no Ričuka to vilcienu, un pēc tam es braukšu un gāzīšu uz Viļņu ar vilcienu. Nē, vilciens. Kam tev to Ričuku tad vajag? Tāpēc, lai pēc tam var izbraukāt un kā turists vienkārši pagāst apkārt. Bet jā, visur būs aizbraucis ar... Nē, pēc tam pa pilsētām vienkārši pagāst. Tas man liekas rītīgi forši. Kāpēc jums liekas, ka es to nedarīju? Tev ir ritenis vispār? Man ir vairāk ričuki īstenībā. Man fiksīts ir, man rītīgi patīk. Jā, man ir fiksīts, jā. Es tev pazīstu vairāk, cik gadu. Es tev vispār nekad uz riteņu. Es paklusā par naktīm braukājos. Es nedrīkst būt pārāk zaļš, jā. Cilvēki domās, ka Robi, kaut kas tev nav kārtībā, tāpēc, ka paliek tumšs. Jā. Vasarā. Tu uzvelc masku kaut kādu? Nē, es kapucītu uzvelku, un tad es uzkāpu savu fiksīšu un maucu vienkārši. Man patīk. Mēs īstenībā meklējam jaunu riteni. Īstenībā man vajadzētu jaunu riteni. Priekš tā vilciena. Priekš vilciena vai redzot? Tikai tā priekš vilciena. Salieķīt mazo kaut kādu, ko tu vari uzmest vienkārši tā. Ar ko tu brauc ikdienā? Es braucu ar BMW. Ar kādu? 5. Ok. T61. Ko tu vari labi pateikt par 61. modeli? Ļoti labs. Ļoti labs. Kāds tev salons? Kādu brīdi, tagad stāv noplīsis tikai, bet ļoti labs. Kas tev noplīsis? Kaut kas tur ģeneratoram, kaut kas tur viss kaut kāda loriņa. Dārgi? Dusmu. Gan jau, ka nē. Cerams, ka nē. Tiesības ir? Tiesības ir. Jā, vēl brauc. Bet vilciens tiešām Liepāja Rīga, tā ir krūta tēma, un es jau braucu kaut kad, atceries, kaut kādu laiku apakaļ, tu noteikti neatceries, bet bija 3 vagoni, un 2 no viņiem bija teļuku vēl iekšā un rādīja filmas, ka tu brauc uz Rīgu. Jā. Nopietni. Kur tu to esi nosaucis? Es no Liepājas Rīgas taču nekad neesmu vilcienā. Tu neesi braucis? Tu esi? Es esmu. Kad arī tu neesi. Nē, es esmu. Nē, bet sākumā bija tie 2 teļuki. Kādreiz. Un viens bija klusais vagons, kur nebija teļuks. Pagaid, tu gribi teikt, ka tagad jaunajos vagonos nevar uzlādēt telefonu ar USB, bet vecajos vagonos bija televizori? Tur bija teļuki, jā. Jaunajos ir kontakti. Tu vari uzlādēt ar kontaktu. Tev jāņem līdzi savas adapters. Tad nav tik traki. Nē, bet tas ir sūdīgi. Tas ir, bet nav tik traki. Komponijas arī, jā. Tas gan krūt ir, jā. Bet, tu vari ņemt kaut kādas powerbanks lādēt. Tu rītīgi izmantot. Ierovēs, tas ir Liepāja Rīga, tad sanāk, kad var, viņi uz elektrību. Jūs tās savas lielās powerbanks, ko es ņemu filmēšanā. Var gadīties, 20 eiro. Var gadīties, ka tas vilciens neaizbrauc līdz galam, ja Robi Works ir iekāpis un lādēja savas lielās powerbanks.
Var jau moška pieslēgties un kaut ko mainot arī. Nu, tā kā, zini, tas... Sistēma bloks vadā līdzi vienkārši 10. Apsadz tikai. Bet es nezinu, kad notiks tas. Es ceru, ka kaut kad drīzumā īstenībā varēs braukt. Bet, zini, bet vienalga stulbi. Nu, tu sēdi tajā savā, pietur ir, tāpat es sauc pietur. Vilcienam. Vilcienu pieturā? Nē, nesauc pietur. Perons, stacija? Nē, nu kaut kur, Pietur, kur tu, piemēram, pa stacija? vides kaut kādā pieturā, tu gaidi, ka tev atbrauks vilciens, tev uz darbu jābrauc, un tev jauns vilciens viņš neatbrauc, jo viņš saplīsis ir. Tur tā arī bija visiem, jā. Nu, jā. Brīvdiena. Nav brīvdiena. Brīvdiena. Iepsiens. Tāpēc jā, vajag tā kā Robs domājas, vajag ar augu ar ričukiem. Jā. Tu iedomājies, ja tu būtu aizgājis jau uz to darbu ar domu, ka tu, moškā apakaļ braukšu ar ričuku. Jā. Tev būs līdzi jau ričuks, neatnāk vilciens. Brauc ar ričuku. Labi, šitajā laikā ričuki, tas ir, man liekas, prītīgai kapi braukt. Nu, tā kā briesmīgi. Tev vajag obligāti to dubult bleķi. No, to aizmurē, kā viņš saucās. Nu? Jā, dufiņš. Dufiņš, jā. Dufiņš, jā. Bet... Rekur arī rakstīja, ka lidmašīna arī bija laba tēma. Nē, pagaid, vispār. Nevar lidot vairāk, vai ne? Nav. Nekad pāris Pēc gadu. Covid. Kā Covid tā viss. Tev nav kāds insights, būs lidmašīnas apakaļ? Pie tā, cik es zinu, baigi tiek strādāts. Nu, tā kā jau uzreiz, kā kopš Covid jau kā beidzāt lidojumi, jau sāk strādāt pie tā, lai būtu. Bet, jā, tas diezgan liels absurds, jo, piemēram, uz Palanga lidotā lidmašīna. Un, man liekas, tā... Ja tev kā Latvijas avio sabiedrība uz Palangu lido, bet uz Liepāju nē, kas ir nosacīti tepat blakus. Pagaid, no Rīgas? No Rīgas uz Palangu lido. Jā. Ar Baltikas? Jā, no rīta un vakarā lido. Jā. Nav iespējams? Tik piesēdien tā piesēdien pie Liepājas un iet. Es lēcu ārā. Kaut vai ir izpēt un izlaikt. Arī būtu grūti. Jā, tā kā... Ekstra cash kaut kāds. Visiem ātri jāpaņem skābekļu maskas. Jā. Visi bērni ar izpletņiem. Olmīti iesēdina lidmašīnā, bet tu tur izlec, kad pie Liepājas ārā. Bet tas bija krūtās. Es pats reāli lidoju. Tās lidmašīnas, jo tās biļetes arī maksāja lētāk, man liekas, nekā ar autobusu varēja aizbraukt. Man vienu reizi... laicīgi nopirkt bija kaut 14 eiro maksāja. Man vienu reizi bija iespēja, un es biju no Vācijas lidoju uz Latviju, un tad domāju, ka forši tā sanāk, kad es uzreiz varu braukt arī, kad nav jābrauc ar mašīnu. Un es tagad ielidoju, un man saka, ka man reiz atcēla. Man likās tik stulbi, zin kā, man tieši sakrita. Un viņi man vietā iedēva, es ar taksi braucu mājās. Man viņi piespēlēja taksi, un es redzu, iebrauc Liepājā, un tur ir dači kā kaut 250 eiro. Man nebija jāmaksā, tas to viņi uzsauc, tas bija forši īstenībā. Bet, nesanāca atlidot. Žēl. Bet es ceru, ka šī lieta sakārdosies. Tas būtu forši, ja es atceros kaut kāds pāris reizes, ka mēs braucām lidojām uz sacensībām. Sanāk, 6 no rīta izlido no Liepājas, bija bez 15, 6 no rīta tas reizes. Laicīgi transfers Rīgā, un 9 mēs bijām, nezinu, Parīzē, Mīnhena, vienalga. Tā kā bija ļoti krūti. Rekur arī elektrības cenas mums ir, kas mums ziņās noteikti jāpieliek, jo tas tomēr ir svarīgi. Gada pirmajā nedēļā Latvijā elektrības vidējā cena pieaugusi vairāk nekā 4 reizes. Man liekas, kas ir... bija gaidāms, ka viņi paliks dārgāk, tāpēc, kad visi akāli, zin kā, ir apakaļ darbos, viss, man liekas, arī tas augstums baigi iekačāja visu to. Bet varbūt toči izdevīgi tad ir jums kā Robivork lādēt vilcienos? Lādēt vilcienos, jā, viss. Baterijas? Jā. Moška beigās īstumā tas arī izlīdzinās. Tas sanāk izdevīgāk, es domāju. Man nopērk vienu biļeti, mēs savukārt, jo nav jau nekāda limita īstenībā vilcienā lādēšana. Tur nav tu pēc nedēļas būtu gan jau. Pēc viņiem būtu. Varētu uztaisīt eksperimentu, cik daudz to var nopelnīt lādējot vilcienā. Braucot kaut kādu, piemēram, līdz Viļņai, diezgan normāli varētu šo to uzlādēt. Te viņi sabāzīs tur sērkos. Tesla varētu uzlādēt arī. Mierīgi, jā. Bet vispār, ja jūs uztrauc elektrības cenas, jūs skatāties līdzi? Pēc biržas skatāties vai kā? Nē, es vienkārši cenšos no tā... taupīgi, piemēram, ja tu neesi kaut kādā istabā vai kur slēdz visu ārā to, ko tev tajā brīdī nevajag. Tā arī, tur pēc biržas, nezinu, maksā, mazgāt veļu tajā brīdī, ka biržā mazākā cena, tas tāds bišķīt arī crazy. Es esmu pie tā, ka viņš pats adaptējās. Es neesmu pēc tās, kad tur baigi, kad ir 2 varianti, vai ne? Jā. Viens saucās pēc biržas cenas, un otrais... Vienkārši tev ir fiksēta cena, un jā. Tev renči kā ir?
Man ir uz māju, man ir ļoti dīvaini kaut kā. Bet man liekas, man ir birža, bet viņi kaut kā uz visu māju dala. Okay. Bet kopumā ir diezgan ok. Es nejūtu to problēmu tik ļoti. Jo es vienkārši zinu, ka ir kaut kādi, kas tur seko vispār līdzi tai biržai, un tad viņi tur pa naktīm tur mazgā veļas. Ir cilvēku daļa, kam ir tāda situācija valstī, kad neatliek vienkārši 2 eiro mazgāt drēbes. Bet man liekas, tagad ir tas prikals, ka jo tev ir lielāks pieslēgums, jo tev vairāk jāmaksā. Kā sanāk, ne? Kaut kā tā ir. Tāpēc nosacīt tur norezervē to lielāku apjomu, jā. Tagad pa fāzēm sāk ņemt, jā. Cik ir vilcienā? Vismaz 5. Man vajadzēs daudz. Bet tas ir eksperiments. Ja kāds skatās, šito varētu īsumā sakārtot, mums vajag nočekot, cik var ietaupt. Moš to biļeti atsist lādējot kaut ko. Tev jāizņem būs visas rezerves. Piemēram, elektrisko vantu paņem līdzi. Tev brauc kaut filmēšanu. Bet tev nevajag riteni, tev vajag vannu vienkārši. Bet vānu es nevarēšu ielikt jaunajos vilcienos. Kā nevar? Tur jau nolaižu. Ar pagarinātāju, ar invalīdu un pagarinātāju aizvilks. Tu gribi teikt, lai es izmantoju invalīdu iebraukšanu ar vannu? Jā. Saprot, kā man nodersīs cilvēki? Tu uzvelc kapucīti. Tāpat kurš normāls ar riteni uzvelc kapucīti un... Bet lai viņi pastāst, viņi jau sapratīs. Normāls džeks jau netais vānu. Bet normāls džeks netais vānu ar riteņiem. Viņi jau sapratīs reiz, ka tu esi kaut kāds handicaps, kā invalīds, ka tu tā dari visticamāk. Domā, tad tas varētu izdoties? Pišķi pietālo vēl kaut ko. Kur man jāklibo kaut kā? Kustību kaut kādu piemet klāt. Kā lātiņā? Vienkārši es tāds, kā tu esi. Tev nekas jau nav jāfeiko. Tu esi ar autobusu daudz braukājis, laikam, ne? Es esmu ar autobusu daudz braukājis, jā. No, un? Kas tev pret autobusu? Nē, man nav nekas pretī. Bet vienīgais stulbs, citreiz, tās vasarīgās karstās dienas, tu brauc autobusā, un tad tev aizmugurē sēž tās tāns, kas ir nopirkuši Origo kaut kādas tās siļķis kažokā un ko, un tad vajag to. Man visvairāk besīt tie bomži. Es atvainojos, man ļoti besīt tie bomži, kas parasti piedzēršies aizmugurē sēž un man sāk čakarēt smadzenes un smird šos. Pavisam novēr, man vienmēr, kad es braucu, 70% gadījumos ir tā, ka vienmēr ir kāds, kas bļaustās un kas ir reāli. Varbūt viņš nav gluži bombs, bet viņš ir ļoti, tā kā... Bombzīgs. Nē, bet ideja tāda, ka viņš rītīgi smird un viņš bļaustās. Un tev līdz Rīgai jābrauc un ir tāds, Viņš vienkārši taupīgs, viņš netērē ūdeni, lai mazgātos. Tā. Bija augsts cenas, viņš bija izrāvis boileri. Un vienkārši sakarit, ka viņam jābrauc uz Rīgu. Jā, kaut kā vienmēr, kas ir... Bet tas tieši tā kā starppilsēta, autobusos vai tepatās, ka tev jālec un aizlaid līdz... Nē, Liepājā es vispār autobusu baigs sen neaizbraucis, ja godīgi. Izbrauc. Jo es ar Ričuku. Tā nav tā. Ko? Tev viss ir tīrs. Ar to Ričuku neviens nav redzējis. Neviens nav vispār redzējis man ar riteni. Arī čatā neviens nav redzējis man ar riteni, tā nevar būt. Es ka ne. Tu arī Renāri neesi? Nē. 8 gadus, un es tev neesmu redzējis ar riteni. Rītā storijas. Es rīt ielikšu storiju ar Ričuku, es viņu izvilkšu ārā. Tev ir bijusi bilde, bet tu vari nofeikot. Jā, īstenībā, jā. Tagad mākslīgais intelekts ir baigi attīstīts. Labi, karoči, es sapratu, kas man jādara. Rītā būs bilde ar Ričuku. Instagramā. Tagad kaut pāris dienas būs silts, varbūt, kad var paspēt, ka bišķi apžūst. Mums ir nākamā ziņa, jau 3. mēnesi ņemos rīdzinieki neziņā certificēt iespaidīgo sapņu auto no ASV. Es šito redzēju bez tabū, moški jūs arī redzējāt. Ir milzīgs amerikānis, ko čalis mēģina. Viņš ir tik milzīgs, ka viņš bildēs neiet iekšā. Tas mega lielais motors nav neko tur 6. Tas nav tas, bet tas ir piemērs. Tā ir vienīgā bilde. Jā, viņš reāli neiet kadros. Bet zin kā televīzijā tās kameras vienmēr, viņām nav super plati. Reku labākais. Bet viņš ir ļoti liels tajās bildēs arī izskatās. Cilvēks līdz logam vienkārši. Bet viņš izstāsta reāli bēdīgs. Es viņu vietā tieši tāpat izskatītos, jo tā, ka man vajadzēja no EMKU certificēt, man jau arī bija baigais. Ne baigais, bet tomēr pirmo reizi to darot. Kas tev bija jādara viņai? Man bija tā, ka man vajadzēja lukturu mainīt. Viņi bija kaut kāds tur amerikāns? Viens bija amerikāņu, viens bija Eiropas, un tas sanāca tā, ka, lai izietu Latvijā, viņiem abiem jābūt ir vai no Eiropas, vai no amerikāņu. Tad tur, protams, man bija numuru, tur bija sistā puse, un man vajadzēja sačinīt, vajadzēja apstiprinājumu, ka tā nav zakta mašīna. Un tad vajadzēja vest uz oficiālo BMW, kur viņi
taisa ekspertīzi un meklē citus viņu numurus un tā tālāk. Nu, katrā ziņā čakarīgs process, jo, zin kā, tev visu laiku tā sajūta, ka kā būs, ja neizies. Tu esi piķi iztērējis visu, un tagad vienkārši vienā brīdī tu viņu varēs detaļās tirgot vai ko. Nē, nu reāli bija, nav patīkams process. Un šitam challenge, cik es saprotu, viņam ir tas certifikāts, kas ir atgāzēm, kas no Kalifornijas. Man bija tāds pats arī MK. Tieši tas Kalifornijas papīrs, kur parāda, cik tev tās atgāzes un viss pārējais. Bet es neatceros, varbūt var palabot man, ja kāds ir, nezinu, Enčika, es redzēšu to. Es neesmu redzējis. Bet tur fiška bija tāda, ka viņi tā kā saka, ka viņas vai nu, kad nedara, viņi saka, kas tur rakstīts? Ka viņiem neapmierina, viņi domā, ka tas nav īstais. Bet kas visvairāk man visā šitajā nepatīk, tas, kad viņi pasaka, ka šitas mums nedara, vai ne? Papīrs, pieņemsim, ja es pareizi saprotu, tad... Bet mēs Latvijā nevaram uztaisīt šo mērījumu. Jā, vajag Vācijas. Brauc uz Poliju tuvākā. Ne, Vācija bija. Bet ne, Polijā, man liekas. Kāpēc mēs nevaram uztaisīt? Jā, tuvākā filiāla Polijā, Varšavā. Aizbrauc uz Varšavu, uztais papīru. Nu tā, kad nereāls čakars klausies iznībā. Dzirdāmies, kādu viņam bēdu. Viņš viņu nopirka, toču uz ziemu, domāja, brauks tā kā Cēzars, toču šī tāda ziema uznāk un, nu, nē. Nē, rekur... Vienkārši nebrauc. Valdi, šo te tačku Lietuvā būtu easy. Nu, Lietuvā vispār es Lietuvā ir... Viņā nav pēc Eiropas kaut kāda eventa. Tur Lietuva ir viena no tām valstīm, kur ir tiešām tik vienkārši reģistrēt jebkuru mašīnu, kas Bet īsmā ir tā, ka brauc pa Lietuvu un brauc to klēpētas Kauņu šoseju. Nu, tur katrs otrais ir kaut kāds vai evakuators, kurš ved kaut kāds īsti amerikāni, vai tur ir autovedēji. Nu, tur jau uz klēpētu braucot, jo tur ir tāds liels, diezgan plats, kur var redzēt visādas Teslas un M-kas. Jā. Bet interesanti tas, ka līdz ko tu to automašīnu pavedi, nezinu, pāris 100 kilometrus jau tālāk Latvijā, viņi tev vairs tur nedara. Tev viss ir jātaisa, tev ir jāiet certifikācija, tev ir baigais, nu ne baigais, bet tev ir tomēr jāatstāja pieklājīga summiņa, lai tu varētu braukt un dabūt viņu uz ceļu. Nu, tas tā liekas, būtu forši, būtu kaut kāds vienotais standarts un varbūt netik, nu jā. Jā, man šitas arī īstenībā bija interesanti, tad, kad es... gadus apakaļ mēs pirkām no Ford sporta rūpnīcas vienu Ford mašīnu, ar ko es braucu tajā pasaules junioru čempionātā. Tad arī no sākuma es nevarēju viņu Latvijā pierģistrēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tur kaut kas ar viņu numuriem. Tāpēc, ka, viņa bija sīsta? Nē, jauna. Mēs pilnīgi jaunu no Ford rūpnīcas rallija mašīnu pirkām. Pilnīgi visu, no nolīt. Un, nu, sanāk, ka tur kaut kas bija ar tiem numuriem, jo tā ir tur pārbūvēta mašīna un vēl kaut kas. Un es arī tur rādu reģistrācijas, nu, tur ir vienkārši Ford Motor Company un tur ir tas Ford M-Sport rūpnīca, kas ražo tās mašīnas. Nu, tur tā kā visi certifikāti ir certifikāti galā. Un tad tur beigās jābrauc uz Rīgu un sit no jauna. Jo viņi bez viņu numuriem tā mašīna tā kā sanāk. Tā kā BMW tās šasīs arī, kas nāk. Kas ir ar tām BMW šasijām, tad, kurām arī nav viņu numuri? Arī oficiāli sanāk, laikam. Tu vēlreiz jāved viņu vai? Nu, viņi, piemēram, sanāca, tagad bija tā, ka tur bija jābrauc sistie numuri kā iekšā no jauna. Un tur bet sanāk, bet papīros viņam rādās kā mašīna bez viņa numuru? Nē, viņa ir viņa numurs, vienkārši viņš nav tur uz kaut kādām tām vietām. Nav kā ielas auto. Jā, viņš nav tā kā uz ielas auto, viņš tur nav tur kodās redzamās vietās tā, kā mums Latvijā grib, lai viņš tur būtu. Ok. Jā. Un cik tas izmaksāja? Es neatceros vairs, bet tur vairāk nebija stāsts par to cenu, tur vairāk bija stāsts par to čakaru. To es nezināju, ka sportiniekam arī šī tāds te var... Jā. Nu, viņi vienkārši rūpējās, lai tepat vietējās vienkārši mīskasts nobrauc līdz galam un lai vienkārši nemais gaisa kaut kādām jaunām krūtām mašīnām. Kāds sakars, paņem Auģiku, paņem Reku Pasātu un gāzi. Jā, paņem kaut kādu 15 īpašnieks. 600,000 nobraukums vēl, kad Bišķi kruķīts jau. Bet īstenībā, zini, ka tā mašīna bija uz Latvijā. Ka tur nav problēmas nekādas, neko redz reģistrēt vai ko tev jāizlet tur. Jā, ko tu gribi latvot ar savu amerikāņu klausies. Vispār mums pie šitās tēmas, mums arī ir viesis. Mums arī viesis vispār ir pie šitā Mercedes. Mums tas viesis var atnākt jaunais. Tagad tā ir Mercedes. Mums šiem viesim var ģēt prom. Jā, paldies, ka atnāc. Jā, mums ir nākamais ziņas īstenībā arī, ko gan jau arī Facebookā redzējāt.
Sveiciens, jā, Eivs skatās, viņš bija man ietagojis. Viņš teica, tas ir tavs projekts. Es nezinu, kāpēc viņam tā likās. Tiešām izstāst, varētu izstāst, bet īsumā pēc bildes izstāst tavu mans rokdarbs? Tavs rokdarbs, tavs žurkas bagažnieks. Labi. Pasies savu žurkas bagažnieku. Man tur gāzes balons. Man tur nav nekas sarūsējis. Man tur ir gāzes balons. Man tur viss ir stīgā. Tev gāzes balons tur ir? Jā, protams, un benzīns gāze ir. Tīpa, lai ekonomiskāk braukt? Bet, iedomājies, mēs braucam uz Vaņotas lidlauku. Tur ir kaut 50 km jābrauc. Pagad, tu nopietni brauc ar gāzi tur? Viņam ir gāze, jā, tam bembim. Manam bembim ir gāze. Tu viņu neesi noņēmis nost jau? Nē. Klausies. Nu? Tu iebrauc, Liepājā no rīta, tur viršos uzpildi degvielu. Kā tas viršos? Nu? Un, tu iepumpē gāzi. Tieši tik, lai tev cik aizbrauktu uz to Vaņodu. Tu pa ekonomisko aizlaidi. Un tad, kad tev jau žurkā tu esi notērējis to degvielu, piemēram, lai tiktu uz Vaņodu. Jā, man Vaņodē lidlaukā man ir uzreiz, man ir pilna bāka trasē. Es varu vairāk nobraukt. Nē, jā. Saprot? Nē, zini, kāda viedokļa tas ir krūti, ja tu aizbrauc uz kaut kādu gāstu un tev tā tankštēle ir bišķiņ tālāk. Tieši tāpēc to saku, piemēram, Vaņodē tur ir tālu, un es aizbraucu uz Vaņodas lidlauku, un man ir pilna bāka. Bet Vaņodē netālu, man liekas, nav vienīgais, ja tu gribi 98, tas nav tur pie Vaņodas, bet tā Vaņodē, man liekas, benzīntanks tur uzreiz, bet tur nav, tur 95. tikai. Es nezinu, neatlaist. Man bija, man liekas, tādā ziņā, ok, jā. Labi, Robi, virsraksts. Jā, nedrošs ir pats risinājums. Mercedes vadītājs degvielas bāka aizstāja ar plasmas skanu. Mums ir, kur arī viesis īstenībā ir, kas ir šo visu pastrādājis. Tā, tas neesmu mēs īstenībā, tas ir Arnolds. Hei. Sveiks, Arni, kā te iet? Tādu sūdīgi paņēmu, reku. Arnold, ko tu šitā ieberzies, klausies? Tu esi students, saproti, ja? Mēģinu. Var pastāstīt kaut ko bišķi par šito visu lietu? Viss jau skaisti. Nē, izstās jau labi. Izstās jau tāds tehnisks risinājums, bet kā tu izdomāji šito? Pirmkārt jau bāk. Čavinieks. Pārsiti vai kas bija? Sarūsējis, noteikti. Tā kā tavai žurkai pēram. Man nav sarūsējis bāk. Kā te nav? Tad tu zini. Kāpēc tev līdz benzīns ārā? Man nelīdz benzīns ārā. Tu zini tad, jā. Un vairākas kānas mājās. Liekas, kāpēc? Bet baigi maz kānu, cik tu daudz var nobraukt? Bet man jau vairāks. Es uzreiz čak nomainu, piemet nākumu, es jau nepārlēju neko. Šito noņem, to uzreiz. Kur tu pārējās? Kur tās pārējās glabā? Salonā. Tev hidra arī ir, ja? Tu tā kā gonšiks, drifteris, rallists, kas tu? Kā tu sev definē? Es nopirkt tādu jau. Bet tā ir degvielas kāna, kur Vizred raksta, ka tā ir degvielas kāna. Neredz problēmu. Viņš neredz problēmu, vecīt. Viņš tev aizstāv. Viss jau kārtībā. Čatā. Jā? Kurš raksta? Viņš teica, ka viss ir kārtībā. Bet kāpēc ne? Jā. Viņi jau tur jau, tagad nav, bet viņi atsiet. Tagad nav. Tu tā kā ņēmi jau nost kaut kā. Kas tā ir par automašīnu? Mercedes. Bet tā rocena tāda kreatīva izdomāta. Tā kā panelī apslēpta. Jā, tā ir hidra. Tā panelī apslēpta. Kurā vietā tā hidra tur nāk? Redzēju, ka var redzēt lejā. Pie barda. Bildējām. Brjāns. Mums nav tā kā oriģinālais posts, bet jā, mēs tur diezgan kreatīvi. Es gan tu varētu atrast oriģinālo. Tas ir mūsars, vecīt. Pasies uz tā. Izbeidz. Kāpēc tu tā saka par cilvēku mašīnām? Viņš ir pats tur pasties domājis, taisīs. Tā ir tikai transporta vienība. Un viss. Tas baigais drifters? Labs. Cenšos. Viss. Bet kreatīvi. Reku. Es atgaisotu to krāniņu. Kaut kas teica, ka tas no traktora esot jau no T25, pat T25 krāsā. Nē, no 40. Man sens bija pārkrāsojis. Tas bija zils, bet tā bija sarkans, tāpēc viņi domā, ka viņš ir no 25. Tev sens zina, ka tu paņēmi no viņa? Jā, tas jau nebrauc vairāk. Reku pat slēdzis, kur atslēgt, ka normāli viss ir. Jā. Bet tas nav krāns, kas bišķiņi regulē? Jā, tas ir tāds krāns. Spiedienu, cik tu, kad tu jūti, cik tev vajag, tad tu bišķi Nē, bet īstenībā labs setups. Šitas ir nice. Un viņu var viegli izskrūvēt. Reku man tur blakus jau bija mētājās lentīt. Jā, stropjā. Es viņu atvelku, garaķīti atstiepju un reku
Un ir. Iedomājies, kāds bija. Viņa jau ņēma ārā, tāpēc jau viņi tur nogriez nost. Iedomājies, kāds bija šoks tev. Nu kā, pirmkārt, iebrauc, viņš, nezinu, viņš Kā reidā viņi vispār trāpīja. atrada Viņš tādu? reidā Tu pasties to mašīnu, kā tu var neatrast. Viņš reidā iebrauc. Jā, vispār izstāstot, kas notika? Nu, kā viņi tev pieķēra? Jo es tā, principā mašīna neuzkrītoša. Ne, vienkārši brauc uz Lidlu pēc Airana, un viss, un šie tur stāvēja. Maica paņēma. Kaut ko skatās, saka, lai tā izvaļātu bagūzi. Es prasu, Viņi domā, ka kaut ko pārved. Es prasu, vai tiešām vajag, viņi saka, tais. Bišķi nočakarējos, nevarēju viņu attaisīt, bet... Bet vai tu parasti reidos prasa bagažnieku atvērt vai ne? Nu, mums tagad atceries, mēs braucām no... Mums ir iepas tikai pārbaudīt. Nē, bet es domāju, ok, mašīna ir aizdomīga. Nu, tīri tā. Nu, kāpēc? Parasti Kas ir aizdomīgs? Mērs izstījās aizdomīgs. Nu, nē, neizstījās galīgi. Bišķi uzsist bumpers. Galīgi neizstījās aizdomīgs. Nu, tā, kad es... Ja tu būtu inspektors, tu viņu neturētu noteikti. Teikt, vecīt, ja nebūtu tā hīders apakš nokrāsot sarkanā krāsā, Nepamanītu. es vispār nepamanītu. Tepiķīt uzmet pa virsmu un aiziet. Bet iedomājieties, kā tas darbinieks, viņš atver to bagūzi un tāds, Jo ir lietas, kuras tu domā, kuras tur varētu būt, bet es domāju, ka to ko viņš gaidīja tie bagžniekā, cik ieraudzīt? Labi, ka viņš viņu neiedzēra, nedomāju, ka kaut kāda kaņa tā ir. Es teicu, kaņģi bagūzī mērsim. Kurā vietā tev apturēja? Nu, pie Lidl tur. Mums tik 2 Lidl Liepājā. Nu, pie šitā te. Šis vai tie Liepājā? Jā. Vai tad nē, šis jau nav Liepājā, nē. Ja tas čels skatās, ka šito mērsi bija ierakst komentāru, nē, nopietni, reāli, es ar sadarē, ka viņš šo video noskatīsies. Ierakst komentāru. Nē, es viņu nostīšos. Nē, nostīšos. Labi, kas mums tālāk ir? To došu palikt, ja tu vēlies. Paldies. Bet tu pagad tev mašīnu atņēmi, ja? Nē. Pagaid. Es sarunāju. Pagaid sanāk izplēst skatu un ar Ekvādoru viņam bija jābrauc mājās. Man paziņ. Un tad tu sataisīsi jau un brauks? Vai tu netaisīsi? Ko es tur taisīšu? Tur viss ir kārtībā, stīgā, tā brauc tik. Bet viņi tev negribēja tos numurus atstāt, tos viņi tomēr paņēma, ja? Nu, ak, Dievs. Bet zini, ko es īstenībā noskaidroju no CZD? Jo man iepriekš likās, ka tajā brīdī, kad tev šitā izčakarē, kad atņem numurus, tad viņi tu nevar dabūt viņus apakaļ vairāk. Es jau nezinu. Nē, tos, pieņemsim, tev 2 ciparnieks ir, ja? Tad īstenībā tu dabū apakaļ viņus. Nu, nav tā, ka tev viņus noņem un tev pēc tam ir izvēles numuri. Tu viņus dabū apakaļ. Nu, ja man būtu 2 ciparnieks, moši, kas tev bāk būtu sataisījis. Vai kas tev bija? Parastais. Neatceries, kas tev? RV 98. Jā, kaut kur es redzēju tādu numuru. Jā, kaut kur bija redzēts. Mums ir nākamās ziņas Latvijā. Man liekas, ļoti svarīgs, kas mums ir jāpiemina tomēr šajā ziņu izlaidumā, ir Trauslāna Lāsenīte izraudzīta par 2024. gada gļotsēni. Jā. Tu esi ēdis vai nē? Tu esi? Nav vēl provēt. Tu arī nesņēmi šito, ja? Tas ir gada simbols statusā sanāk, gļotsēni. Viņi notiek kādā sarkanajā grāmatā vai kaut kādā tādā, ne? Ko nedrīkst nemaz. Gada grāmatā. Gada grāmatā, jā. Sanāk, viņš izgrez no sunas. Šī ir laba ziņa vispār, jā. Cits vai cits augus. Patīkam. Kā tas, Leokarpus fragilis. Kāds var pastāstīt vairāk par šām tā lietām? Sēnēm, kāds zina, kaut ko var ieblēst? Sākās. Un kā tev ir ar sēnēm? Man alerģija. Es ne. Man ne. Tev ne, jā. Bet šī īstījās jau, ka mošu. Es tādu neesmu redzējis dzīvē. Ja es kaut ko tādu redzētu, man liktos, ka kāds ir tā kā uzvējums virsū kaut kādam augam. Nu, ķipa ēdis šito te... Bet kas viņi beigās tur ir? Gļocēni. Bet tad jau ir bišķi pēc vēmekļiem. Nu, gļotēnā kaut kādā. Nē, es domāju, zinu ko? Bet viņi ir tā kā uzturā lieta. Kas bija tādā vai viņi ēdam ir? Nu, mošu. Es nezinu. Bet zini, kas ir pa prikolu? Iedomājies. Nu, ja tu iet vienkārši, pieņemsim, samarīts, ja, un tur ir kaut kādas gļocēnas. Paņem pagaršo. Viss loģiski. Vakars izdevies. Viss normāli. Nē, bet tev neliekās, nu kā sauc tas tādā pašā krāsā, kas ir tāds ēdams, kā saucās? Kukurūza. Nu jā. Īstumā izstāst it kā kāds būtu izvēmies kukurūzu uz Mums ir vēl svaigas ziņas, mums ir atradies arī Mercedes sludinājums. Tas ir tas pats? Tas pats Mercedes, jā. Cik viņš tirgojās? Cik es ieliku? Mēs atradām 500 eiro? Moška no tā. CSDD izslavētais. Mainam pret Passat. Ja mierīgi.
Mainīs? Jā. Bet iecelts 2. 1,8 benzīna 2. Es mainu pret pasāku. Jā. Bet Es gribu šo mašīnu. Izvērtē sākt. Mums vajag Skrodim jaunu tačku. Skrodim īstenībā, viņš man kaut ko Mums Skrodim varam šito iedod. Tikai daži trīnieki. Nē, jā, pārsāk var apstīties. Nav nekas trāks. Nav jau nekas. Aizliegt pārbūvi. Vispār, Aizliegt pārbūvi. Labi, tas ir tā degvielas tvertne, kas viņiem nepatīk. Labi, to jau gan jau atkal. Riepas protektors. Tur vienkārši paklāja kaut kā jāieliek. Interesanti. Tipa sabūferis. Jā, kāpēc nenoslēdz? Jā, uzliek sabūferi kastu virsū. Jā. Kurš pateiks? Pārējiem Bet jā, Skrodiem vispār šitā varētu noderēt. Vienīgais, uz ogaras viņa aidzina. Tad būs jālaiž pakaļ. Tas nav tik tālu. Bet mums liekas jāiet pasaules ziņām. Čātā man raksta, ka tas ir par Denisu Stepanovu. Varētu būt. Labi. Tas ir pasaules ziņas. Var paprasīt vienkārši Puzikovam. Gan jau kurš pateiks. Ja viņiem jau vēlreiz neliks maksāt. Nē, paprasē, tad... Tu pasaki visiem. Ietvīto. Mums ir pasaules ziņas. Mēs esam pie pasaules ziņām? Jā, mēs tūlīt mainam, jā? Esam gatavi? Esam? Jā. Tātad mēs esam nonākuši pie nākamā segmenta. Tas ir ziņas pasaulē. Tu vēlreiz var to teikt, jo... Bija intro. Bija intro, es atvainojos. Jā, mēs esam... Tagad ir apakaļ. Jā, mēs esam pie pēdējā tā kā segmenta. Un tas ir ziņas pasaulē. Tagad tiem, kas ir izturējuši tik ilgi, beidzot ir pasaules ziņas iekšā. Un tas ir, nopietni. Svarīgi. Saprotiet? Nē, nopietni, tas ir rīktīgi svarīgi. Jo tas ir tas, ko mēs dzirdam, kas ir mainstreams, jā, katru dienu. Un jā, jau redz, pasaulē lido gandrīz ārā no šitām avārijas izjām. Šitas bija, es skatījos, tas bija reāli īstenībā. Iedomājies, tad īstenībā sūds ar to visu jauno elektrovilcienu, ka viņš to nē. Sūds ar to, ka Pozikos stučī pilnīgi bet iedomājies, tu nopērc avārijas izēju sev šitajā Boeingā. Izstiepš jo tā ir krutā vieta. Jā, un tev vienkārši gandrīz izvēl kā. Lielāks joks ir tā, ka tā nav avārijas izēja. Tā ir vienkārši tā kā aizskrūvēta durvis, kur varētu būt avārijas izēja. Vēl labāk. Bet tur ir vietas vairāk? Tur ir tieši tāpat kā jebkurā sēdvietā. Tā vienkārši ir tā kā... Viņi nav uzstādītāji, tā kā ir varianti, ja tev ir vairāk sēdvietas lidmašīnā, tad tur var būt, tur jābūt. Bet tā bija vienkārši aizskrūvēta durvis ciet, vizuāli durvis, bet aizskrūvēta. Tas ir tā kā karostā, piemēram, ir balkons, bet nav balkons. Jā, tas pats. Tur iekšā ir vienkārši piesis tepiķītis priekšā, un tur ir ķipa durvis, bet tur nav durvis. Okay. Tā ir fake durvis, kas izlūkā. Tad vispār tev neveiksmīgi. Tu vispār izdomā pirmo reizi kaut kur lidot, un tu apsēdies tur vienkārši. Kāds nebija iemidis tā vēl. Kāds piedies? Vienkārši krīkts. Opsies te izkāpšu. Bet šī tāda feature varētu dot tām ļopenēm, kas lido uz to palangu. Jā, īstenībā. Lai viņi sūd šito te uz Liepāju. Iedomājies, es te lecu ārā. Tā ir inovācija. Un tās ir tās durvis, kuras tā kā būtu izmantojams. Bet briesmīgi. Un tā ir uzreiz viņas jāno kaut kāda. Bet zinu, ko es vairāk domāju par to, kad iedomājies, ilustrēsim situāciju. Tu esi čoks savā pagalmā. Vienam sētā, labdien. Un rekur atrodas durvis. Un pēkšņi vienkārši no gaisa. Tu tā, kaut kāds sūdīgi dienas šodies. Un tev trāp tev šitās te durvis un nosit vienkārši. Un tu dabūtu Darvina balvu par vienu no stulbākajiem nāvēm. Jo, zini, kas vēl jau bija tas tāds, man liekas, ko mēs šajā sakarā runājām, ka ir diezgan daudz tās lidmašīnas, kas lido no Āfrikas un no trešās pasaules valstīm, kur tie bēgļi un cilvēki kāp iekšā tajās riteņu, kur laižās iekšā šasīs. Un viņi tur iekāpīja tajā siltajā Āfrikā, un tad viņi lido. Un tad, kad viņi sēžās lejā, tad tā šasī nāk ārā, un tad viņi sasluši krīt lejā. Tas ir pie lielajām, ja? Tam lielajām lidostām. Kas lido tos starpkontinentālos lidojumus, jā. Un tad... Tas ir vēl trakāk, tu sēdi Londonā sētā, un tev ne tikai durvis, bet tev vienkārši nokrīt. Bet tur ir rītīgs noiets nojumēm. Prieties un traki. Nē, tā... Nē, es domāju... Tagad, zināt, pie Londonas lidos, tu meklē māju, un tev vienkārši ir jādomā,
Ka tu nedrīkst īsti sēdēt dārzā, bez Tik nojuma. absurdi un briesmīgi. Nē, tas ir briesmīgi. tas ir Vispār traki, jā. tas, ka cilvēki lien tajos, jo viņi vienkārši viņiem nav labākā citu. dzīvē mauc un saprot, ka tā ir vienīgā izēja. Ķipa nākamā reizē atkal kāds. Bet ir kāds šitā Padās, izdzīvojis kā vispār? Man Tie, es kas domāju, rītiņos, ka nē. to var dabūt vispār gatavu. Es domāju, ka beidz viņi tur lidot, Tur jau cik mīnusos, 12 km augstumā, jā, tur bišķiņi mīnus pāris 50 ir mīnus. kaut kāds. Tur Un, to un baigi tad, kad grūti viņi izdzīvot. iekāpja, tur viņiem bija siltāks pieņems, ka viņi nav pufēkās tur ielīduši iekšā. Visticamāk. Nu, visticamāk, jā. Tur viņiem, jā. Bet kas būtu vajadzīgs? Tev vajag skābekļa balonu arī līdzi? Skābekli arī tev vajag, jo tur baigi retināts gaiss ir, jā. Un tie ir parasti garie lidojumi. Tev vajag... Ja noteikti var jau būt kaut kā var izdzīvot, bet tā problēma tāda, viņi noteikti tur bezsamaņā, un viņi vienkārši izkrīt no tās. Tas Tas ir īstenībā. briesmīgi, reāli A, ko briesmīgi. tu redz? Nu, ir traki, ir traki. Ir traki. Slikti. Nu labi, nākamais, davai kaut ko bišķi pozitīvu. Bet starp citu vēl par tā, labi, pirms tam par to Boeing, ja? No. Tur bija... Lai viņi bija brīdināti. Nē, atrada to telefonu, tur čokam, labi, tur mazajam vienam krekls pazuda. Nu, tā kā novilkās. Tā, tad, kad tās durvis Bet, Jā. bet neviens Jā. neizkrita kā ārā, jā? Nu, Nē. Nē, tur nebija neviens. Bet atrada arī mobilo, un viņš nebija saplīsis. Jā, iPhone bija nokritis. Jā, un viņš atlūkoja, tur iPhone bija tas... nebija saplīs. Nokrit. Jā. Viņam tas stikliņš uzlīmēts pirms. Jā, visticamāk. Bet kā, ok. Bet laba reklāma būtu tiem, kas ražo. To case. Un Jā, iedomājieties, viņi tas- visu šo situāciju uztaisīja tikai, lai Keis noreklamētu. Bet labi, Ir tik Boeingam pateicis. Boeings bija iebērzās par kaut kādiem tur, es nezinu, bet Keis viņš kļuva. Jo viņi jau, man liekas, ka nosēdināja visas lidmašīnas tagad atkal, līdz kamēr viņi Jā, jo tur viņi pārbauda. atklāja vēl 5 Bet viņas pārsvarā lidmašīnām. Amerikā tikai lido. Vēl 5 lidmašīnām atklāja, kad ir skrūvīts vaļā. Labi, ka negāja Jā, neviens uz kāds to tur tajā dabūs? momentā. Ķipā, Jā. ka vajag točin. Ai, nu labi, ir es iešu. Un... labi, ka tā vismaz. Labi, ka tikai iPhone. Nu, jā. Tad, ja viņi pusceļā un tās durvis izrauj ārā, tad viņi vienkārši turpina vēl 4 stundas gāž viens pie tām durvīm. Nu, labi, neviens. Viņi jau jau- kaut Nē, kādā avārijas emergency nosēšanās Jā, notiek. kaut kādā lidostā. Nu, bet tāpat tās jau kādu stundiņu paiet, kamēr viņi. Nu, tā jau arī bija 20 minūtes. Jo viņi baidījās, ka nav vēl kaut kas beidzies. Nu, laižoties lejā, lai nav avārija. Tāpēc viņi tur bišķi pačakarējās gaisā. Bet Jo briesmīgi. vēl jau tur arī ir, TikTok tie piemēram, vidīgi, tie briesmīgi bija. jo tur jau vēl, piemēram, tas skābeklis, jo arī tev tās gaisa spiediena mājas un vispārējais. TikTok, tu teici, ka bija kaut kāda. Es TikTokos redzēju, jā. Tev tur lido lidmašīna, kur ir izrauts durvis un. Nē, jā, vidīgi vienkārši. Jā. Tu gribi teikt, Robert, Laivā tā bija. sanāk, ka viņš vispār tur laivā taču bija. Aizgāja laivā. Jā, tu pobija. Varbūt. Tu darīji tā, kad klusēji. Nu, viņš 100% darīja. Laivā iet? Jā. Viņš teica, tapojam, tapojam. Tapojam, nu metam dāvaniņu. Matam dāvniņu. Nu, varētu būt nekomfortabli tādā situācijā. Vēs vienkārši vējšpoši. Jā. Vēsts točin būtu. Turpinām. Janvārs. Ar 1. janvāru. Es kādām keisiņu ražotājiem tagad tā kā, šito te paņemt kā rītīgi, Tas varētu būt. jo jā, nav Mārtiņa neviens Tols nomiris no tā, līdz ar to tu var to diezgan pozitīvi iegriezt. Nu labi, kas mums te tālāk ir? Līdz ar 1. janvāru Igaunijā legalizēts viendzimumu pāri laulības. Nu šitas tev, Mārtiņ, jāņem. labs. Kāpēc gribi lēst par to runāt? Nē, es vienkārši maiņā. Nu, kāds? Jā, es domāju, tu ņem. Nē, tu Jā, es domāju, šis ir tavēs. Jā. A, kas tur tālāk rakstīts? Nu, var patīt uz leju. Vispār izlasīt. Nu, tas, ka no 1. janvāra viņiem. A, kā mums vispār ir ar to? Mums taču nezinu. nevar. Man liekas, ka nevar. Es nezinu. Bet grib pieņemt. Nevar. Man liekas, Nē, mums es ir domāju, viens ka nevar. laulības. Nu, ja lēšos varēs, tad jau arī mums tūlīt varēs viņu. Bet lai šos var reģistrēt mašīnas un mums To mums tur jau nevar pelnīt neko tā kādu šķiru. Domā, uz viendzimumu laulībām var pelnīt? Nē, tā ir vienkārši tāda mazāk svarīga viņiem gan jau ka tēma, tāpēc viņš viņu vienkārši nošpiko sakal no kaimiņiem un tā. Nu, Mārtiņ, kas tev sakāms par šo? Man īsti nav komentāru par šo. Es tā diezgan, es tā diezgan atturīgi. Jo, man liekas, jo šī ir viena no tām tēmām, ja tev ir viedoklis, viņš ir tāds, Buļā. kas tas Šis gan bija krūti. Labs, Renār. Tu vismā vari visu laiku maukt, kad viņš runā.
Netrāpīja. Bet jā īstenībā, vai jebkurā variantā ir kaut kas. Bet šis ir ļoti Ja tev ir kaut kāds viedoklis, viņš jebkurā variantā viņš vienkārši būs nepareizi. Nu, tā kā, vienmēr kāds tev būs dusmīgs uz tev, tāpēc es labāk nekomentēju. Nu, bet padusmojās. Tur bija minēts arī, ka šis pāris varēšot legāli adoptēt bērnu. Kā jums šķiet? Nu, zin kā, atkal no vienas puses, man liekas... Šis ir tik jautri. Šis ir tik jautri. Nu, tad saka to savu. Nē, nu tad pabeidz savu domu. Tātad. Jebkurā variantā ir kaut kāda, ja mēs ņemam, piemēram, tie bērni, kas aug, nezinu, bērnu namos, nelabvēlīgās ģimenēs, nu vispārējais. Nu, tā kā, nu, viņiem tāpatās ir diezgan sarežģīta tā visa jaunība un izaugšana. Un es nezinu, tā kā, tā ir varbūt kaut kāda iespēja. Nu, labi. Es tikai nesaprotu to domu šito. Nē, no to, ka var Var bez lamāšanos? Nu, pasaki normāli. Nevajag lamāties. Tā ir televīzija tomēr. Kur es nolamājos? Vai tev ir kaut kāds ir? Ja, nē. Bļē. No. Kur ir? Kur? Bišķi ielagoja. Labi, īstenībā mums tas ziņu raidījums iet uz beigām. Mums ir vēl viena baigi svarīgā ziņa. Bet mums īstenībā tur vēl viena tāda laba tēma. Mēs sākām par tā lidmašīnām runāt. Jā. Un tad mēs aizgājām līdz tai filmai, ko mēs abi esam redzējuši. Jā. Tu esi Zivtiņu redzējis? Kuru? Filmu. Kuru? Kādu, jā. Šito Netflixā tagad ir, kā viņas saucās, kā viņiem bija tas nosaukums vispār? Tas... Visi tā zina, bet neviens nezina. Nav, man liekas. Nu, karoči, Golden Globos viņi tā kā dabūja balvu, laikam, jā, sanāk. Tagad kaut kad nesen? Jā. Nu, viņa ir Netflixā tagad, kā, man liekas, viena no skatītākajām filmām. Okay. Par lidmašīnas avāriju, kas notikusi 72. gadā bija tā lidmašīnas avārija, kur lidoja no Argentīnas uz, vai no Urugvajas uz Čīli. Un, kroči, viņi nokrita, var pastīties, un viņi nokrita tajos Andu kalnos, šitā lidmašīna, un tur cilvēki 72 dienas nodzīvoja. Lidmašīna? Nē, nogāzās lidmašīna, neviens viņas nevarēja atbraukt, izglābt, viņas nevarēja atrast, un viņi 72 dienas dzīvoja vienkārši tur kodā kalnu grēdā, pilnīgākajā sniegā, un liela daļa no viņiem izdzīvoja. Bet tur diezgan smags stāsts, viņi tur ēda tos savus mirušos ceļbiedrus. Jā, tas, ka tu skaties to filmu. Tu varēsi nokrits, ko tu tur citu ēdīs. Nē, jā, tur tā lieta, jā. Bet vienkārši tas, kad tu skaties to filmu, un tu zini, ka tas viss ir reāli bijis tā arī. Jo tur bija, jā, pēc tās filmas pirmizrādes, tur tie, kas ir izdzīvojuši, tur viņa lielākā daļa bija ieradušies. Viņi sniedz tā kā info, no arī tai filmē, kā jā, viņi... Jā, un tad ir tur bija tie divi džeki, kas gāja no tās kalnu grēdas 60 kilometrus tādiem kalniem un meklēja to palīdzību. Un tagad viņu komentārs bija tāds, ka tā filma ir 100% patiesa, un viņi tā kā izdzīvojuši vēlreiz visus tos notikumus. Tā kā tur ir viss. Viņiem gan jau diezgan nepatīkami atskatīties. Nu, tā kā vēlreiz. Varētu būt. Replay viņi vienkārši uzlikt tādu. Varētu būt diezgan smagi šitas, jā. Nu, es domāju, viņiem tā nav tā filma, ko viņi... Varētu šogad pastīties, jā. Tā kā viens pats mājās uz... Nē, briesmīgi. Var tā melni jokot šeit? Var, es domāju. Okay. Bet, zin kā, tur ir baigi ir tie aizkadri, visi, kā viņi to filmu ir taisījuši, un viņi, principā, visi viens pret viens tā kā ir uztaisījuši ar visiem specifektiem, un viņi pat ir uz to pašu lokāciju lidojuši, lai apskatītos, kur tā avārija bija, lai viss būtu, konkrēti tā, kā bija. Nē, man vispār patīk tās katastrofu filmas, bet šitā ten, ka tie izdzīvojušie vēl, tad pēc tam viņi skatās un tādu, ķipa, tu ēdi toreiz īles, bet nē, es neēdu. Apstāst to filmu, es teicu, ka tu ēdi. Ķipa, nē, tur bija tas stāsts, ka to laiku, kamēr viņi tur visi bija tikai divi džeki, kas nosacīti grieza tos cilvēkus. Un tā kā tie pārējie visi nezināja, lai nebūtu kaut kas tur tās morāls lietas. Nē, bija jau, kas zināja, bet negribēja zināt.
man liekas. Tur domāju, ka vienam ir 4 koferi vienkārši ar lielo līdzi. Nē, tur vienkārši, tur, piemēram, ir 15 mirušie, un tad ir tas viens, kuru ņem un tur griež un ēd. Un viens vai 2 džeki tikai zināja reāli, kurš ir tas reālais cilvēks. Ka nav tā jau rekojas, šodien, Artūru iedevu uzkost. Arčs normāls, sulīgs tāds. Liekas, kaut kas ir mainījies garšā. Arčs tas ir. Briesmīgi, reāli. Tā jau zina pa melno, bet briesmīgi. Protams, briesmīgi, bet Bet zini, kā no otras puses, tev tajā brīdī tev kaut kā ir jāizdzīvo. Tur jau beigās balsoja par to, ka, ja es nomirstu, tad es savu dodu tā kā visu čilu. Tu ēst mani, ja es nomirtu. Es tev teiktu, ēd lūdzu. Man liekas, tu esi tāds... Sākās. Es neesmu. Tu proķi, kur lieto vispār? Jā. Daudz? Es esmu tieši tā kā, nezinu, varbūt tāds... Eko-beef varbūt tagad. Okay. Tāds līnā. Tieši sīkstāks varētu būt. Varbūt. No zivtiņa varētu diezgan daudz paēst. Tādā ziņā, tevs tur nebūtu. Tā kā es saprotu, ka, ja būtu ieberzēts. Es tev sēdētu blakus tāds, man liekas, es eju apēd mani, bet nedod nevienam. Tu apēst, visu mani, tā kā viens pats. Ķipā, kā viņi ceptu, nē, es viņu ēdīju. Viņi pat laikam necep viņu jāls ēd tur. Ko tad? Viņi pat necep, laikam. Bet īstenībā, labi, jau baigi nebija daudz ko dedzināt, bet to es tajā filmā bišķīt nesapratu, kāpēc viņi, piemēram, tur nededzināja kaut kādas tur pārpalikušās kaut kādas tur lietas. Varbūt nebija baigi daudz, ko dedzināt. Bet es domāju, zināt, ko tur vajag krēsls vai nezinu, tur kaut kādas tos apšuvums lidmašīnā, vismaz kaut ko. Moška viss nepīpātāji, nevienam reāli nav uguns līdzi. Nē, bija uguns. Viņi tur kurī. Viņi reāli kurī tur, jo tajā laikā arī lidmašīnās kurī. Tas bija normāli. Tad jau blokiem bija līdzi vismaz. Jā, cigaretes viņiem bija. Arī tajā filmā. Jā, es viņai nebija ko, bet laikam cīgas. Bet viņi tur ēd cīgas, arī tur bija kādas. Jā, īstenībā traka filma. Pagad tur bija visi, tad, kad tā lidmašīna nokrita. Visi izdzīvoja vai kaut kas jau izdzīvoja, laikam kaut kādi, bija kaut kādi 70, man liekas, vispār. Sākumā. Vispār lidmašīna. 75? 45 lidmašīnā. 32 izdzīvoja krašu. Un 16 izdzīvoja beigās. Mēs spoilojam filmu. Katastrofas īstenībā diezgan tāds labs, tas procents tomēr. Jā, tāpēc, ka tā laikam bija kā tā propelera lidmašīna, un viņi kaut kā ļoti veiksmīgi sniegā tur esot ko iekrituši. Bet izstājās, ka tur pēc filmas izstājās, ka viņam varēja arī sajiet. Tur bišķi pietrūk. Jā, bet labi, šis nespoilo. Es tiešām gribētu viņu redzēt, īstenībā izklausās. Jā, noskatieties Netflixā vienu no top filmām šobrīd, kas tur ir. Bet, briesmīgi, reāli briesmīgi. Tā kā ja tu tā padomā reāli ēst cilvēku, un tu zini, ka nav varianti, un viss... Jā, bet atkal, piemēram, tajā brīdī... Bet pēc mēneša, kad tu tur ēst, tas jau paliek tā normāli. Tur tā lieta saprot to, ka vairāk... Es domāju, tu jau pēc nedēļas ēdi. Kādu mēnešu? Jo tur jau tā lieta, ka vai nu tu ēdi kādu, vai nu tu pēc tam mēs tas, ko apēdīs. Vai viņi redz, ka tu neēdi, un te viņi domā, viņš ātrāk jāpēd, jo viņš neēdīs tagad, viņš pēc mēneša jau būs izkāmējis. Jā, nebūs no viņa ko ēst. Vai nu tu ēdi tagad, vai nu rīt mēs tev jau liekam friteri. Es biju pārsteigts, ka tu nebija tā kā lāči nekur neparādījās. Tāpēc, ka es laikam tajā ziņā esot tik augstā vietā, un tur ir tik augsts, un kad reāli netusē lāči. Tur nekas netusē, jā. Tur tikai sniegs un akmeņi. Vismaz kaut kas pozitīvs te visā. Jā, lāciņi nebūtu tik... Vēl jāpiebaro lācis, iedomājies. Nebūtu tik vienkārši. Bet mums ir fināla ziņa, man liekas. Jā, mums ir pēdējā ziņa. Mēs beigsim kaut ko pozitīvu. Kā to filmu sauc vispār? Atcerās kāds? Society of the Snow vai kaut kas tāds. Society of the Snow, jā. Jā, tā arī ir. Jā. Un reku mums pēdējā tāda pozitīvā ziņa, lai mums būtu arī kaut kas bišķiņ, normāls. BMW pēn pārdevis rekordlielu skaitu automobīļu. Par spīti tam, ka ļoti daudz dizaini ir aizgājis diezgan lielā pakaļā, viņiem ir izdevies. 2,5 miljonu mašīnas, tas ir... Tas ir tā kā visiem latviešiem pietikt, un arī lēšiem bišķi varētu iedot. Pagāj, Lietuvā cik ir iedzīvot? Lietuvā, man liekas, ka ir kaut 3 miljoni. Jā. Tas pietiek, man liekas, ka Igauniem un latviešiem. Katram. Cik Igaunijai? Man liekas, ka mazāk nekā uz tur kaut kāds miljonus. Kuts tos nevar būt. Es domāju, ka mēs visi... Nē, man liekas, ka Igaunijā mazāk. Esam šobrīd. Igaunijā ir mazāk. Jā? Igaunijā ir mazāk, jā. Pa kodiem pārsimt tūkstoši. Viņš var apsīties, cik Igaunijā ir. Šeit tev Igauni. Tad kaut kur mēs esam. Jā. Ja ne nodokļos,
Arī Roberts raksta, neizbūs mazbērniem daudz ziemas misens. Īstenībā, jā. Jā. Jo noteikti no tiem 2,5 miljoniem tur pēc tam kaut ko varēs izmantot. Nu, varbūt jau Tie vecie dīzelīši atnāks uz Latviju. Visticamāk, ka bērniem jau nevis mazbērniem. Igaunijā ir 1,3 miljonu apmēram pirmajā gadā. Kā viņi var šur tur ierūlēt, tā kā vairāk? Tāpēc, ka viņi gudrāk bija šī. Viņi Latvijā 1,8. Prātīgāk pieiet pie visa tā. Lēnāk. Viņi no tiem somiem ļoti daudz mācās. Jā, viņi jau grib norobežoties no mums. Viņi saka, ka mēs esam vairāk skandināvi. Skandināvi saka, nē, jūs neesat kāds skandināvi. Bet tā ir. Bet tā ir pēc... Jā. Un mēs ar lietuviešiem braļūkās. Nē, lietuvieši ar poļiem baigi draudzējās. No lietviešiem jau arī. Mazāk jau sāk. Man liekas, ka jau vairāk ar poļiem. Vismaz tur tajā mūsu sporta tajā vidē. Tur, tur tā kā Igauņi taisa ar somiem kopā tur posmus. Kā latvieši tad paliek vieni paši? Jā, un lietuvieši taisa ar poļiem daudz ko sacensības kopā, un mēs esam vieni paši. Mēs varam varbūt kopā ar... Es pat nezinu. Baltkrieviju? Baltkrieviju varbūt. Es domāju, viņi panestos. Vienu roku uz kaut ko. Uzzinām Lukašenko varbūt tu tiešajā. Jā, mēs paliekam bešā, čist. Jā, pielabinamies kaut kā. Jā, tā ir. Boļānis, tas gan slikti. Ko mēs varam? Mēs varam atdot sklandraus lēšiem, kā viņi, ēdienu, mošku. Viņi Atmaiks? Jā, savu vienīgo gandrīz, nekas jau baigi vairāk nav. Zirgu galvas. Viss zirgu galvas, kas mums ir atdot viņiem. Zini, kāpēc mums sauc par zirgu galvām? Kurš nezinu? Nu? Es nezinu. Tu zini? Kaut kāds pēc, tāds. Es zinu. Pēc valsts kontūras, kad, pēc zirgu. Kāds tad? Zini, kāpēc lietuvieši mums sauc par zirgu galvām? Kaut kas stulbs. Tāpēc, kad... Tu jau pats nezini noteikti. Es zinu. Es tikai neesmu 100% tāpēc Nē, bet es neieru. Tāpēc, kad kādreiz bija šitās te mājas kaut kādas tur pierobežā vai kur tur saceltas, ja? Un viņiem tie jumti laikam, viss šitas te gāja šitā un izstījās pēc zirgu galvām. Tie kā sauc, sijas. Jā, ka jumti korīt vienkārši. Jā. Un tā aizgāja tas zirgu galvas. Domā? Rīgas jūras līcis, tāpēc? Tas bija tuvāk reāli nekā tos saviem jumtiem. Nē, es saku par jumtiem. To ierakstiet komentārā, kā jums liekas. Man liekas, ka tas bija tāpēc. Tu tici vairāk laimai? Viņi tic vairāk man. Lietuvieši to pašu teikuši ir? Man lietuvieši kaut ko citu teikuši. To, ko tiem fejkajiem lietuviešiem es runāju. Viņi teica labas. Viņi teica, gerai, kāds labas. Labi, ok. Šīs pirmais ziņu raidījums ir noritējis, man liekas, diezgan veiksmīgi. Tu pats sapņināts? Ar pārskasiem. Ir kasja kaut kāda, bet es domāju, ka to varēja pieciest. Nebija nemaz tik sūdīgi. Bija noteikti lietas, kur mums ir jāuzlabo kaut kas, bet man liekas, visumā reāli paldies, ka gandrīz 800 cilvēku skatījās darbdienā vakarā. Paldies mūsu trem viesiem. Tas bija tik labs, Renāri. Ļoti labi. Tas bija gada pīkstūlis. Šis bija labs, jā. Viņš jau tā kā ieskrējās, un viņš vienkārši ar vienu pogu. Viņš vienkārši atsēdīs, momentāli. Mazais apsēdies, jā. Nē, labi. Labi, es neteikšu neko vairāk. Nē, varbūt. Man ir bail runāt. Bet es gribēju pateikt... Tik nerunā tagad. Paldies mūsu 4 viesiem. Nokavēja bija šī tā. Viņš ir netrāpa, tas nav vairs smieklīgi, ja? Tev ir reāli jātrāpa. Es nemaz negribēju vairs taisīt, bet Cipat maz. Es vispār nespēlēju šito. Jā, es jau negribēju. Bet cik kā bišķi mīzīgi runāt. Ir mīzīgi, jā. Bet... Ātri jārunā. Nē, es ceru, ka jums patika. Un, rakstiet komentāros, ko mums vajag mazliet uzlabot. Paldies arī tev, Vecīt, ka tu atnāc un palīdzēji. Un pārējiem 3 viesiem. Jā, rītīgi forši. Gaidīsim tev arī nākamajā ziņu izlaidumā. Noteikti būs jauns ziņas kaut kas Latvijā un ārpusē būs jauns sastrādāts un varēsim jums pastāstīt. Un droši ierakstiet arī komentārā kaut kas varbūt, ko vēl mums vajadzētu apspriest un parunāt. Mēs noteikti
ņemsim iespējams kaut kādas komentāru ziņas, arī varam ielikt, varam tos draugiem LV apskatīties īstenībā. Tev ir savs draugiem LV profils? Jū. Arī, tad tev nav. Es, man liekas, var jau būt, ka ir, bet man liekas, ka es dzēsu, bija tas viens brīdis, kad dzēsās ārā. Un man liekas, ka es biju tajā Tur ir vilnī, pats kad labumiņš. Tur vēl ir pats labumiņš. Krējumiņš. Jū. Tā kā Viss jā, dienas grāmatiņas. lai jums visiem foršs vakars. Jums bija tāds One LV arī. Tāds jums Bija, bija. jā. Ir vēl Tur kāda? Krievatusējās. Tāds laikam, ka es esmu izticis bez tāda laika. Man bija arī. Tas man liekas, bet Man viņš bija vispār jāskatē. fiziski nav vairāk. Bet man tur bija arī, es tur neizdzēsos. Tu biji arī Es tur? biju, jā. Kāda bilde tev tur bija? Man bija 3 draugi, abas 2 māsas un vai pat 2 draugi, jā. Tur bija tā, ka Big Sevenā nelaid iekšā, kamēr tev nav ONLV tā kā profils. Es biju pārāk maziņš priekš Big Seven, tas bija... Kā tu kompensēji to? Jā, tā ir vismaz to ideja tāda. Tā kā tas bija tā kā, es to bildi gribētu redzēt. Nu labi, to citreiz. Paldies jums, ka skatījāties, lai jums foršs vakars un arī, jā, dienu vienalga, kad jūs skatāties šo te atkārtojumā. Bija rītīgi forši. Čaļi, paldies jums. Paldies jums, čau. Čau, čau. Tā.